Labdien, cienījamie semināra dalībnieki! Mani sauc Vineta Leončika, un es esmu Nodarbinātības valsts aģentūras attīstības un analītikas departamenta direktore. Priecājos jūs sveikt aģentūras pirmajā, bet noteikti ne pēdējā organizētajā seminārā par aktuāliem jautājumiem, kas skar brīvprātīgā darba jomu. Šīs dienas semināra tēma būs par starppaudžu sadarbības veicināšanu brīvprātīgajā darbā. Mūsuprāt, šis temats ir nozīmīgs, jo starppaudžu sadarbība brīvprātīgajā darbā veicina sabiedrības saliedētību, zināšanu pārmantojamību un veido izpratni par līdzdalības nozīmi mūža garumā. Šajā seminārā varēsiet dzirdēt profesora Sandas Rubens lekciju, kā arī dzirdēt divus labās prakses piemērus, vienu no Gulbenes novada pašvaldības, bet otru no biedrības Vidusdaugavas NVO centrs. Ceru, ka šis un turpmākie semināri kļūs par vērtīgu platformu zināšanu apmaiņai un jaunu ideju iedvesmai. Aicinu semināru dalībniekus būt aktīviem un čata sadaļā uzdot jautājumus, ko prezentētājiem uzdošu uzreiz pēc prezentācijas. Jautājums ar balsi mikrofonā šoreiz gan nebūs iespējams uzdot. Un informēju, ka aģentūras seminārs tiks ierakstīts un būs pieejams pēc tam arī aģentūras YouTube kontā. Bet tagad dodu vārdu profesorei Sandai Rubenei. Lūdzu. Labdien, kolēģi! Tā, te man kaut kas uzleca uz ekrāna. Priecājos redzēt tos, kurus es redzu, un tikpat ļoti priecājos par piedalīšanos tiem, kurus es neredzu. Un es priecājos patiešām būt uzaicināta uz sarunu ar brīvprātīgā darba darītājiem. Es pati piedaru pie jums, es pati esmu aktīva nevalstiskas organizācijas biedre. Mūsu organizācija darbojas jau 10 gadus, esam šogad nosvinējām 10 gadus. Un līdz ar to mana lekcija, protams, būs par paudžu pētījumiem un paudzēm kā tādām, bet es ļoti centīšos dot piemērus no brīvprātīgā darba un no sabiedrisko organizāciju darba. Un es vēlētos, pirms es dalos ar prezentāciju, teikt tā, ka šī tēma interesē, es pat varētu teikt, visus šobrīd. Ja es sāktu jums uzskaitīt, kam es šī mēneša laikā lasu šo lekciju, tad jau arī būtu pat vairāki adresāti. Tātad vakar es biju muzeju apvienībā, šodien es esmu pie jums, tad vēl man priekšā ir Latvenergo, ārlietu ministrija un tā tālāk. Jo jautājums par paudzēm patiešām un par sadarbību starp paudzēm patiešām ir ārkārtīgi karsts, teiksim tā, jo ir vairāk iemeslu, ko es jums arī skaidrošu, un ir šī tēma patiešām aktuāla. Lai gan mēs zinām, ka teiciens saka laiki jak tikumi, un tā samaitātā mūsdienu jaunatne un tā tālāk arī ir ļoti, ļoti veci izteicieni. Un es tagad mēģināšu dalīties ar prezentāciju un paralēli stāstīšu jums, ka mēģiniet uztvert šo te lekciju kā vienu iespējamo veidu, kā interpretēt sabiedrībā notiekošo, sociālajā kopienā notiekošo. Nekādā gadījumā šī teorija vai šīs teorijas nav absolutizējamas, tās nav vienīgā iespējamā patiesība. Ir pietiekami daudz pētnieku, kuri uzskata, ka paudžu pētījumi nav vērā ņemami, jo vienas paudzes ietvaros starp cilvēkiem ir daudz lielākas atšķirības nekā kopīgas iezīmes. Iedomājieties savu klasi, kurā jūs reiz mācījāties, tad būtu jāpieņem, ka visi, kuri mēs mācāmies tajā vienā klasē, mācījāmies, ir gaužām līdzīgi. Bet atšķirība vienkārši ir tas pretarguments tiem
pētniekiem, kuri saka, ka paudžu pētījumiem nevar ticēt, ir tāds, ka viņi iespējams domā par psiholoģiskām personības īpatnībām. Un tas patiešām nav nekādi paudžu griezumi un tam līdzīgi. Paudžu pētījumos mēs runājam par sociālajiem paradumiem, mēs runājam par to, ko noteiktā laikā piedzimuši cilvēki zināmu apstākļu dēļ ir pieņēmuši par normālu parādību un ko viņi prognozē, kā rīkosies otrs cilvēks, cits cilvēks. Es sākšu ar piemēru, un es patiešām saprotu, ka šī lekcija man nav akadēmiska lekcija, un es tiešām sākšu ar piemēru, un tas būs jums tā kā materiāls pārdomām. Pirms pāris gadiem es biju pasākumā. Dzimšanas dienā, vienkārši ballītē. Ballīte notika 8 vakarā. Ballītē viens jauns vīrietis svinēja savu dzimšanas dienu un svinēja bārā. Bārā tika pasniegti dzērieni, kaut kāda riekstiņa uzkodas, un viņš uz šo pasākumu bija ieradies kopā ar savu dzīves biedri, loģiski, un 11 mēnešus vecu bērniņu. 11 mēnešu vecais bērniņš rāpo pa grīdu bārā. Cilvēki kāpj viņam pāri. Tad, kad vecāki iet pīpēt, viņi iedod man paturēt to bērniņu. Vai man tas šķiet normāli? Redzu tikai Vinetu ekrānā šobrīd. Uztaisīšu tā, lai es redzu vēl kādu Ilonu redzu. Vai tas man šķiet normāli? Nē, man tas nešķiet normāli, nemaz nešķiet normāli. Bet paskatīsimies uz šo no paudžu pētījumu perspektīvas. Ko teiktu mana mamma? Viņa teiktu tā: sēdi mājās ar bērnu, nav ko ar večiem pa dzertuvēm vazāties, vai ne? Ko teiktu es pirms 30 gadiem? Taču jāpaņem aukli, jāpaņem svešs, bērnam nepatīkams, emocionāli svešs cilvēks, nepieņemams cilvēks, lai pieskatu manu bērnu, un es došos uz ballīti. Savukārt mūsdienu mamma pasaka, bērnam visur jābūt līdzi, arī bārā un jārāpo viņam turpat bārā un jādzīvojas. Teksta uzdevuma jautājums. Kurai paudzei ir taisnība? Atbilde ir tieši tāda, ko jūs man šobrīd sniedzat. Nevienai. Un tāpēc tā doma ir tāda: paudžu pētījumi nepateiks jums, ka mani uzskati ir labāki par jauniešu uzskatiem, vai manas mammas uzskati ir labāki un pareizāki. Paudžu pētījumu pamatdoma ir mēģināt saprast, kā domā citas paudzes pārstāvji un kāpēc. Kādēļ viņi uzskata par normālu tādu vai citu parādību un palīdzēt mums sadarboties, varētu teikt. Šeit ir šodienas tātad jautājumu izklāsts, kas ir tie paudžu pētījumi, kas un kāpēc tos pēta. Drusku jau ieskicēju, kādas tad ir dažādu paudžu pārstāvju iezīmes, kā tad viņi sadarbojas un kā mums labāk vienam ar otru saprasties profesionālajā vidē, vai brīvprātīgais darbs ir profesionālā vide, man grūti atbildēt, bet zināmā mērā tā, es tā varētu teikt, ja. Un tā kā laika nav daudz, es mēģināšu iet uz priekšu. Būtībā paudžu pētījumi ļoti aktuāli kļūst 20. gadsimta beigās. Brīdī, vai laikā, kad sabiedrība ir sabrukušas lielās totalitārās impērijas, ir parakstīta bērnu tiesību deklarācija, notiek dažādas pārmaiņas, globalizācijas tendences un multikulturalizācijas tendences, demokratizācijas tendences, un arī pamazām internets sāk pacelt galvu. Ja? Tātad būtībā pārmaiņas notiek pa visiem līmeņiem.
Un 20. gadsimta 90. gados sākās tie pirmie pētījumi nopietnie saistībā ar paudzēm. Lai gan es tagad paiešu uz priekšu, pēc tam atnākšu atpakaļ, lai gan te jūs redzat, ka paudžu pētījumi nav kaut kāds pēdējo desmitgažu izgudrojums un ka ir pietiekami nopietnas iestrādes jau gandrīz 100 gadus, jo jau 20. gadsimta pirmajā pusē pirmie pētījumi un Karls Manheims, kas ir tāds pasaulē atzīts sociologs, nodefinē to, kas ir paudze un pēta paudzes. Un viņš saka tā, ka paudze, kā jūs redzat, ir sociāls stāvoklis, kurā cilvēki, kuri ir piedzīvojuši jaunībā, skatieties pēdējo tēzi, ja, šajā plastiskajā vecumā, jaunībā piedzīvojuši vienus vēsturiskus notikumus, izveido noteiktu izpratni par vērtībām, noteiktas attieksmes, noteiktas sociālos paradumus, jo viņiem ir tāda kopīga pieredze. Un ko uzsver Manheims? Manheims saka tā, ka mēs kļūstam vecāki, un mums mainās vecuma posmi, bet piederība pie paaudzes saglabājas, jo mēs jaunībā esam piedzīvojuši tos vēsturiskos notikumus, kas mums visiem šķiet saistoši. Te man ir 101 piemērs, bet viens no izplatītākajiem piemēriem, ko es minu pēdējo reizi, ka es redzēju pirms 2 gadiem savas paaudzes esenci. Es redzēju, ja mēs izmantojam tos popkultūrā slavenos X-us, Y-us un Z-us, tad es piedaru pie X-iem, un es redzēju Liepājā X paudzi tādā esencē, ja? Tikai X paudzi. Tas bija Zodiaka koncerts. Zodiaks kā grupa, kurā dzied Zigfrīds Muktupāvels un Laima Maija Lūsēna, eksistē ļoti īsu laiku. Burtiski pusotras albums. Tur iepriekš Zodiaks kā tur Žana Mišela Žāras stilā darbojās ilgāk, bet tas Zodiaks ar skaisto jauno garmataino muktiņu, kur mēs no padomju jaunatnes izgriezām viņa ģimetni un turējām zem spilvena, ja? Eksistē ļoti īsu laiku. Un tad, kad tika izsludināti šie koncerti, un vēl tika pateikts, kad dziedātāji arī piedalīsies, tad manas paaudzes cilvēki metās uz koncertu. 95% skatītāju bija X paaudzes pārstāvji. Lūk, tie 5%, kas nebija, dzirdēja un redzēja visu to, tā ļoti objektīvi. Viņi redzēja, ka kāds vairs neprot pat dziedāt. Jūs saprotat droši vien, par ko es runāju. Redzēja, ka jaunie dziedātāji ir pieaicināti, lai izvilktu, lai firmas gods būtu glābts, ja? Garlaikojās. Mums bija kompānijā viens jauns vīrietis, kurš izņēma mobilo telefonu, sāka skatīties sociālos mēdījus, bet mēs pārējie lecām kājās, raudājām, dziedājām par to, kā jānāk ārā no metāla zārka un tā tālāk, jo tā ir mūsu jaunība, tā ir mūsu skolas laiks un pirmie varbūt studiju gadi. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgs laiks un patiešām varēja redzēt, ka cilvēki ir apvienojušies tādā vērtību izpratnē. Ja? Un līdzīgi es varētu pa citām paudzēm teikt, man viens radinieks, kurš ir pa mani tāds 15 gadus vecāks, viņš teica, ka nekā labāka par kļošanēm modē nav bijis un nebūs. Es savukārt ar pilnu pārliecību varu teikt, ka 80. gadu mūziku nepārspēs neviens un nekad. Ja? Un tā ir tā mūsu izjūta, tā piederība pie paaudzes un būtībā tas paudžu jautājums aktualizējās. Lūk, es eju atpakaļ, ja? Tātad ir pārmaiņu sabiedrība, mēs sākam drīkstēt domāt dažādi un rīkoties dažādi, bet daudz būtiskāks aspekts ir,
ka pēc otrā pasaules kara aptuveni sākot no 20. gadsimta 60. gadiem rietumu kultūrā būtiski palielinās iespējas ilgāk dzīvot. Un tas patiešām ir vērā ņemams arguments, jo tā beigu tēze skan tā: šobrīd dzīves ir 7 paaudzes. Šobrīd dzīvi starp mums ir cilvēki, kuri piedzimuši starp karu periodā, kad bija tikai patafons un radio, kad nebija ne jausmas par cilvēku tiesībām, par zinātnes progresu un tā tālāk, kuri ir piedzīvojuši Otro pasaules karu un iemācījušies bērnībā un jaunībā izdzīvot. Ja? Un ir dzīve, un tagad mēs runājam par beta paudzi, tie ir mazuļi, kas ir piedzimuši jau mākslīgā intelekta kontekstā un kuri dzīvos tādā zinātniskās fantastikas vērtā, apcerējuma vērtā ikdienā. Ja? Un šī te cilvēku dzīvības palielināšanās rada pārmaiņas tajā paudžu hierarhijā un attiecību loģikā. Vienkārši paskaidrošu. Bērnība ir sociāla konstrukcija, kura izveidojas rietumu kultūrā tikai 17. gadsimtā. Jūs prasīsiet, bērnu nebija? Nē, bērni bija. Bet tāds īpašs posms, kurā mēs pret bērniem izturamies kaut kā īpaši, ar uķi-puķi attieksmi, ar tu manu mazulīti, paskaties, kāds smuks bērniņš, nebija iespējama, kamēr sievietei piedzima 12 bērni, no kuriem 3 sasniedz 5 gadu vecumu. Sabiedrība nepievērsa uzmanību, vecāki nedomāja jaunus vārdus, lika iepriekšēju mirušo bērnu vārdus nākamajiem, un tāda sentimenta attiecībā pret bērnu nebija. Tikko mēs sākam dzīvot labāk, labklājīgāk sabiedrība, pirmās vakcīnas pret bakām, tā dzīvildze palielinās. Ja 1720. gadā vidējā dzīvildze Eiropā ir 32 gadi, vidējā 32. Latvijā, es lasīju vienā vēsturnieku disertācijā, Latvijā 1800, tad 19. gadsimts, Salaspils un Ikšķilas draudžu kapsētā apglabātie 48% ir bērni vecumā līdz 5 gadiem. Joprojām tā bērnu mirstība ir ārkārtīgi liela. Tikko mēs sākam dzīvot labāk, bērnība sākumā rodas, un tad tā ir 7 gadus ilga. Un latviešu folklorā ir teikts, ka bērns ir pieaudzis brīdī, kad viņš redz pāri galdam un spēja uzsmērēt sviestmaizi. Tad es tagad uzdodu jautājumu, cik gados mūsdienu bērns māca uzsmērēt sviestmaizi. Un tā attiecību loģika mainās, pirmkārt mainās tās pašas sociālās konstrukcijas. Bērnība no 0, labi, nerunāsim par 0, no 7-gadīgas šobrīd ir Latvijā izstiepusies līdz 25 gadiem. Ja jūs man neticat, tad atcerieties, ka cilvēks līdz 25 gadu vecumam pats nav spējīgs pieņemt lēmumu, vai viņš drīkst dzert enerģijas dzērienu vai nē. Valsts uzņemas par to atbildību. Tātad viņš ir bērns līdz 25 gadiem, jo bērnības pētījumi skaidri un gaiši nodala. Te ir bērns, te ir pieaugušais. Un viena no pazīmēm ir tā, ka bērns nespēja uzņemties atbildību par sevi. Un tad, kad es lasu lekciju audzināšanā, lekcijas par audzināšanu, tad es saku, audzināšanas rezultāts ir tas, ka viņš pēc tam māk iztikt bez mums. Un ja viņš ne to enerģijas dzērienu nevar bez valsts pieskatīšanas nopirkt, tad viņš ir bērns. Bet varbūt klātesošie daži, līdzīgi kā es, atcerās laikus, kad 25-gadīgas meitene, sieviete bija vecmeita, ja viņa nebija precējusies un viņai nebija bērni. Ja? Tālāk mēs, ja 1720. vidējā dzīvildze bija 32, tad 1820. jau 39, bet 1945. pēc 2 pasaules kariem milzīgās spāņu gripas, kas nopļauj 120 miljonus iedzīvotāju pasaulē paralēli pirmajam un pirmajam pasaules karam. Jūs esat kādreiz iedomājušies, ka Latvijas valsts izveide notiek spāņu gripas laikā? Un spāņu gripa ņem jaunos.
zina visi, kas ir lasījuši Krēslu. Ja? Jo kā reiz Edvards, kā viņu tur sauc, bija spāņu gripas upuris. Ja? Un tātad 1945. gadā vidējā dzīvildze ir 54 gadi, apsveicu visus 50 plus, ja? Un savukārt šobrīd mēs vidēji Eiropas Savienībā dzīvojam 80 plus. Vidēji. Latvija pieder pie valstīm, kur ir vismazākā dzīvildze, īpaši uz vīriešu rēķina. Sievietēm 76, vīriešiem 72. Bet Itālijā vidējā dzīvildze ir 90. Un mēs dzīvojam ļoti ilgi. Un tāpēc daudz ilgāk cilvēks ir bērns, daudz ilgāk cilvēks ir jaunietis, un jūs kā pilsoniski aktīvi cilvēki iespējams esat pamanījuši, ka Eiropas Savienībā mēs jaunību tikko pagarinājām par dažiem gadiem, lai jauniešu projektos varētu cilvēki piedalīties arī pēc 26 gadu vecuma. Man liekas, līdz 30, vai ne, Vineta? Ja? Līdz 30 paildzināja. Pasaules veselības organizācija visus mūs ir iepriecinājusi ar ziņu, ka jauns cilvēks ir līdz 65 gadu vecumam, un līdz ar to pensijas vecuma atlikšana mūs tikai un vienīgi iepriecina, jo tas liecina, ka mēs esam jauni. Un ja jūs par to šaubaties, tad iedomājieties kaut vai tēlus no filmām, kurus mēs esam gadu desmitiem skatījušies. Limuzīnas Jāņnakts krāsā, Ēriks, vecais muļķis. Cik gados tajā laikā precējās? 18. Cik bērnam gadu? 18. Viņam vēl nav sudrabkāzes. Tas krekls tika nopirkts indiešu krekls Cēsīs universāla veikalā vairākus gadus uz priekšu. Jo tādu varēja dabūt. Ja? Un viņam ir 36, 37, 40 varbūt. Viņš nebūtu nav vecs. Šobrīd manai krustmētai 38, tur visi ir vai nu gaida vai zīda, vai stūrē mašīnu, kur kāds vai nu gaida vai zīda. Tur visi ir, šobrīd dzimst bērni, viņi tajā kompānijā, jau pa otrie un trešie, ja. Un es tad tajās ballītēs, tā kā tāda nelaimes čupiņa ar savu vīnu pudeli staigāju, un neviens ar mani negrib draudzēties, jo viņiem notiek tas, kas manai paaudzē notika tur 22. Ja, jo 80. gadu beigās jau pamazām perestroikas laikā drusku sāka bīdīties tie gadi. Ja? Bet es precējos pirmo reizi, piedodiet, ja? Tas arī es to bērniem stāstu jūsējiem, ka viņi atnāk uz universitāti pirmajā kursā, ka tas, ka Dievs tur, ko Dievs vienojas, tad līdz nāve mūs šķirs, ja? Cik kāda ir dzīvildze tajā laikā, cik gara, kad to mēs pieņēmām, ja, zem 30 gadiem, skaidrs. Ja. Tā kā varēja ļoti droši solīties, jo dzīvoja daudz īsāku laiku. Un digitālās tehnoloģijas un zinātnes progress ir izjaucis arī attiecības starp šīm dažādajām paudzēm un dažādajām sociālajām lomām, jo vairs nedarbojas digitālajā laikmetā princips, ka vecāks cilvēks ir gudrāks un zinošāks pēc definīcijas. Jo es jums pēc savas pieredzes varu teikt, ka es pamazām sāku just, ka es jau vairs nevelku daudz ko. Jo ir noteikts vecums, tas ir jāņem vērā. Kognitīvā psiholoģija ir pateikusi, ka strauji mēs varam audzēt savu intelektuālo kapacitāti līdz 55 gadu vecumam, pēc tam, ja mēs intelektuāli strādājam, mēs varam turēt viņu tādā normālā līmenī, ja? Bet būtībā jārēķinās, ka tehnoloģijas daudz vieglāk apgūst drīzāk jaunāki cilvēki nekā vecāki cilvēki. Un tas tās hierarhijas nojauc un apgrūtina arī paudžu, ja, savstarpējo komunikāciju. Un mēs dusmojamies uz jauniešiem, jaunieši raust plecus un saka, ka mēs esam dīvaini un ko mēs no viņiem gribam. Un par to es šodien jums arī tā teikt,
vēlos pastāstīt, un būtībā paudžu fenomens, paudžu pētījumu fenomens mēģina noskaidrot dažādas plaisas, tehnoloģiju radīto plaisu, piemēram, attieksme pret klimata pārmaiņām. Arī daudzajādā ziņā ir paudžu jautājums. Jo starptautiskie pētījumi pierādījuši, ka tas klimata aktīvisms ir attiecināms uz cilvēkiem 30, 40 gadniekiem, bet ne vecākiem cilvēkiem. Vecāki cilvēki, manas paudzes cilvēki ļoti bieži, un ziniet, ir arī vecāki cilvēki pa mani pasaulē, ja, drīzāk darbojas pēc ekonomiskiem standartiem, nevis ekoloģiskiem standartiem. Mana krustmeita nopērk savam bērnam ratus, manuprāt, briesmīgi nesmukus, bet viņus un dārgus. Viņi saka, bet iedomājies, viņi dabā pilnīgi sadalās. Tur nekas nepaliks pār. Un, ja, es savus bērnus ģērbu spilgtā sintētikā, ja, jo beidzot to varēja nopirkt. Un viņa ģērbj dabiskos, brūnos, pelēkos tādos materiālos. Ja? Un tas patiešām izpaužās šādās te praktiskās lietās, ikdienišķās lietās, tās idejas, ja, kas virza mūsu darbību, ir meklējams daudz dziļāk. Un šo te plaisu mazināšana ir saistīta ar to, ka nepieciešams panākt, lai tā mūsu sociālā kopiena efektīvāk funkcionētu, lai mēs saprastos savā starpā. Lūk, un tātad es esmu izglītības zinātnieks. Cilvēku valodā runājot pedagogs. Un, pedagoģijas zinātnieks. Ja? Latvijā vairs nav pedagoģijas izglītības zinātnes, un par ko es esmu ļoti priecīga, bet tas ir cits stāsts. Bet es skaidrošu jums paaudzes caur pedagoģisko perspektīvu, un tad mēģināšu dot tos piemērus, jo atcerieties, par paauģu pārstāvjiem mūs padara notikumi bērnībā. Lūk, un te jūs redzat paaudzes, kas šobrīd ir dzīvas, ja? Un es jums paralēli izstāstīšu stāstu, ka šo te paauģu apzīmējumus, ko mēs ikdienā mēdījos, populārajos mēdījos lasām, zinātnieki īsti par pilnu rubuli neņem. Pētījumos mēģina neizmantot, lai gan vakar pat es lasīju, ka Latvijas Universitātes rektora padomniece ir marketinga konferencē Amerikā, un viņa minēja 3 jēdzienus, kas izskan visbiežāk. Pirmo es nesapratu, tas bija kaut kas no mārketinga, 3 burti savienojums, ja? Tad bija mākslīgais intelekts un tad bija Z paudze. Jā, un tā tad tiek pasaules mārketings domā, kā pārdot kaut ko Z paudzē, ja? Bet no kurienes tas viss sākās, ir tādi 2 amerikāņu kultūra vēsturnieki, Strauss un Hofs, kuri 1987. gadā nāk klajā ar zinātnisku pētījumu un rakstu par milēniāļiem. Un viņi saka, ka cilvēki, kuri piedzimst pēc rietumu kultūrā pēc 1982. gada, jūs redzat, milēniāļi 82. gads, jā, kas piedzimst pēc 82. gada un uz milēnijumu, tātad uz 1000 gadus maiņu būs pieauguši un nonāks darba tirgu, būs citādāk domājoši, citādi rīkosies, un iepriekšējās paaudzes viņus ārkārtīgi slikti sapratīs un dusmosies, un tādi citplanētieši būs. Un viņi, atcerieties, ka Manheims saka, ka noteikti vēsturiski notikumi viņus ietekmēs. Ja? Un Strauss un Hofs saka, ka tas vēsturiskais notikums, kas ietekmēs cilvēkus 21. gadsimtā, būs milēnijums, 1000 gadus maiņa. Jo
to iepriekšējo tūkstošgadus maiņu jau neviens neatcerās. Tur rakstības lāgā nav, ja? Nu, kaut kas ar roku tur mēs pierakstījām. Ja? Bet nu, šeit, nu labi, viduslaikos jau pierakstīja, bet nu, vienalga, cik mums ir palicis un cik cilvēki vispār, vai viņi skaitīja laiku tajā laikā. Ja? Tas arī labs jautājums. Un visi tie, kas atcerās, kā mēs gaidījām milēniumu, to 2000. gadu, mēs baidījāmies, mēs domājam, ka tūlīt kaut kas notiks, ka nobruks visas datorsistēmas, ka no katra konta pazudīs 1 cents un kāds tur kļūs par miljonāru, miljardieri un sazin ko. Un ziniet, nekas nenotika. Bet Strauss un Haus kļūdījās izrādās pat dažiem mēnešiem tikai, jo lielās vēsturiskais notikums, kas nāca un izmainīja mūsu dzīvi, arī jūsējo, pat ja jūs to neapzināties, ir 2001. gada 11. septembris. Ja? Tas ir 9/11, jāsaucamais. Un būtībā mūsdienu jaunieši un mūsdienu bērni un viņu sociālie paradumi un tas, par kādiem mēs viņus esam uzaudzinājuši un kādi viņi ir kļuvuši, daudzajādā ziņā ir saistīts tieši ar 2001. gada 11. septembri. Jo 11. septembris mums radīja pilnīgi citu izpratni par briesmām, par ienaidnieku, mainīja mūsu lidmašīnas lietošanas paradums, ja? Bet ziniet, ko varētu domāt, ka cilvēki baidīsies lidot ar lidmašīnu? Nē, cilvēki sāk ārprātīgi daudz lidot ar lidmašīnām, jo saprot, ka dzīve ir īsa, kā saka mans mīļākais pasaku varonis James Bonds, rītdiena var nepienākt. Nevajag karu, pietiek ar rock koncertu, Ziemassvētku tirdziņu vai ko tam līdzīgu, sāk dzīvi griezt īsākos nogriežņos, plānot tuvākus mērķus, nekrāj, bauda dzīvi tagad uz vietas. Mēs esam kopš 2001. gada 11. septembra turisma ceļojumu apjoms ir palielinājies milzīgos apmēros. Mēs drīkstam tetovēties, un paldies milēniāļiem par to, jo līdz 2000. gadam tetuvējās tikai militāristi un kriminālisti. Bet pēc 2000 un arguments par, ziniet, arguments par krunkainu taurenīti, vai ne? Bet tagad ir doma, ka tās krunkas vajag jau, ja palaimēsies, būs tikai, ja? Un līdz ar to, lai gan mēs visi skaidrs zinām, ka mēs dzīvosim ļoti ilgi, bet tādā sociālās prakses līmenī mēs rīkojamies šādi, ja? Mēs dzīvojam šeit un tagad daudz vairāk nekā pirms tā 2001. gada 11. septembra. Un kas notiek audzināšanā? Pasaule ir kļuvusi par bīstamāku vietu, un mēs daudz vairāk sākam baidīties par bērniem, un daudz vairāk bērnus sākam pieskatīt, un rezultātus mēs jau šobrīd redzam, ja? Pāraprūpēti bērni un pāraprūpēti bērni kļūst par nevarīgiem pieaugušajiem. Ja? Labi, klusā paudze, jūs redzat, ja? Mēdz saukt par tradicionāļu paudzi, daudz par to nerunāšu. Pateikšu tikai to, ja jums mājās ir vecie cilvēki, nedusmojieties uz viņiem par to, ka viņi nespēja pielāgoties jaunajam, ka jūs aizbraucat un ieraugat, ka kaut kas ir fundamentāli salūzis, neviens jums nav pateicis, ka kaut kas ir salūzis, viņi vienkārši iztiek bez. Nu, bija leduskapis, salūz leduskapis, dzīvo bez leduskapis. Un mēs sakām, kāpēc tu nepateici, mēs tev būtu nopirkuši jaunu, bet viņš negrib nemaz jaunu. Ja? Jo viņš bērnībā ir iemācījies izdzīvot, pielāgojoties tam, ka situācija kļūst sliktāka. Un līdz ar to tātad, viņi ļoti slikti pielāgojas jaunajiem apstākļiem. Kaut kas tiek iedots, kaut kas nāk klāt. Jautājums, kā notiks Latvijas pāriešana, pilnīga pāriešana uz digitālo
valsts pārvaldi, ja mums ir dzīvi cilvēki joprojām, kuri nespēj piekļūt digitālajām tehnoloģijām tieši vecuma pēc. Ja? Labi, nākamie ir baby boomeri, jeb dumpinieki. Baby boomeri tātad dzimst pēc otrā pasaules kara, bēbīšu bums ļoti daudz ir jāatražo sabiedrība. Vienkārši. Atbildi vienkārši jāatražo sabiedrība, bērni dzimst, bet pieaugušajiem ir citi uzdevumi. Pieaugušajiem ir jāuzceļ pa jaunu rietumu kultūru, kas ir divos pasaules karos iznīcināta, un bērnus liek mierā. Bērni aug savā vaļā. Ja klusā paudze ēda to, kas bija ēdams, peles, žurkas, kartupeļus jāatrada, piemēram, noteiktos apstākļos. Tad par baby boomeriem jau vairs nav jāuztraucās. Karš ir beidzies, ir ko ēst. Ko tad vēl viņiem vajag? Neko viņiem nevajag, vai ne? Viņus nekontrolē, un viņiem ir daudz lielāka brīvība, un viņi attīsta ļoti veiksmīgi patstāvības prasmes. Ja jūs pazīstat šīs paaudzes pārstāvjus, jūs redzat, ka viņi ļoti labi saprotas ar milēniāļiem, daudz labāk kā X paudze. Viņi prot ģenerēt idejas. Pavisam nesen Latvijā skolu direktori bija, tikai baby boomer paudze, un jau pat ir nomainījušies, un daudz milēniāļu ir, un X paudzes, protams, arī ir, bet X paudzes parasti ir direktora vietnieki, vai ne? Ja pēc paudžu pētījumiem. Bet tātad baby boomers pats izauga, pats atrada, ko ēst, un tam līdzīgi, un tā viņi kļūst par dumpiniekiem, viņi kļūst par pirmo pašpārliecināto paudzi, jauniešu paudzi vispār. Ir pētnieki, kas saka, ka tikai ar šo paudzi, ar to dumpinieku paudzi, mēs vispār runājam par tādu parādību kā jaunatne. Jo iepriekš nebija laika māžoties ar jaunību. Vajadzēja ātri pieaugt, kļūt pieaugušam. Un jaunība ir tāds rietumu kultūras izgudrojums posmam, kad cilvēks vēl lāgā, viņš tā kā nevar saprast, ko viņš ar savu dzīvi varētu darīt. Ja? Bet ja dzīve ir īsa, tad tādai jaunībai nemaz nav laika. Tu esi bērns, un tad tev piedzimst bērns, un tu esi pieaugušais. Un viss, un jaunība tāds kā sociāla konstrukcija, tas ir tiešām labklājības sabiedrības radīts. Bet, vispār, ko nozīmē dumpinieki? Tie ir hipiji. Tur ir tās kļošanas. Tur ir tie garie mati, ja? Un dumpinieki ir pirmie, kas saceļas pret iepriekšējo paudžu izveidotajām sistēmām un hierarhijām un konvencijām. Pateicoties baby boomeriem, mēs arī zinātnē un ekonomikā esam tik tālu tikuši rietumu kultūrā, jo viņi ir tie, kas ģenerē tās idejas. Viņi ne tikai izmet krūšturus, pīpē zāli, dedzina augstskolu diplomus un dzīvo komunās, bet viņi arī dara pietiekami daudz nopietnas lietas, un līdz ar to visi lielā industrija uzņēmumi, tie ir baby boomeru radīti. Un jūs teiksiet, kāds mums ar to sakars? Mēs esam aiz dzelzs priekškara. Ir sakars. ASV 68. ņemam 68. gadu. ASV ir nemieri, studentu nemieri un protesti pret Vietnamas karu. Parīzē ir Sorbonas universitātes nemieri. 68. gads Prāgas pavasaris. Tas jau tepat mums blakus, ja, kur arī jaunieši protestē. Padomju Savienībā protestēt ir grūti, bet ir pasīvā protesta forma, kas kā reiz izpaužās neatļauta apģērba nēsāšanā un neatļautas mūzikas klausīšanās. Nevar pateikt. Tātad jaunieši klausās neatļautu mūziku, rietumu mūziku, un tāpēc, piemēram, gan baby boomeriem, gan X paudzei mūzika ir pretošanās forma, politiskās pretošanās forma, ko milēniāļi vairs lāgā nesaprot. Tikko bija universitātes balle, un ziniet, kas pie mums bija ballē? Pērkons. Es balsi atguvu pēc 3 dienām. Tur visi profesori, rokas kājas pa gaisu, tur bija
Ārprāts, jā, jo mūzika bija Padomju Savienībā veids, kā izpaust savu brīvību un kā protestēt pret sistēmu, jā, ko, piemēram, cita veida protesti slikti beidzās, jā, viennozīmīgi skaidrs. Par X, Y un Z mēs parunāsim plašāk. Bet alfa paudze ir tā paudze un beta paudze, kuri šobrīd aug. Alfa paudze ir digitālie mazuļi, tad beta bēbīši ir mākslīgā intelekta paudze. Par tiem pētījumi tikai tagad top, un es to alfa paudzes audzināšanu esmu diezgan daudz pētījusi, bet es domāju, ka varbūt šoreiz netik daudz par bērniem kā par pieaugušajiem, tāpēc es iešu tālāk pie X paudzes. Tātad X paudze, atcerieties, klusā paudze ēda to, kas bija ēdams. Baby boomeriem bija ēdiens, un viņus neviens nekontrolēja. Bet tie, kas piedzimst 60. un 70. gados, jau dzīvo tādā relatīvi labklājīgā, stabilā stagnācijas periodā, ja politiski, ekonomiski visā pasaulē ir diezgan stabila tā situācija. Mūs audzina, X paudze audzina tie hipiji. Un hipiji pieraduši domāt vairāk par sevi, bet viņi atšķirībā no iepriekšējās paudzes izvēlās citu audzināšanas metodi, jo ir slavens kanādiešu pediatrs Benjamins Spoks, kurš uzraksta grāmatu par bērnu kopšanu, un šī te bērnu audzināšanas metode izrādās pieaugušajam pašapzinīgajam dumpiniekam ļoti ērta. Tā ir audzināšana, kuras rezultātā izaug paklausīgi bērni, kuri netraucē pieaugušajiem, un kas ir audzināti nevis uz savām vajadzībām, vajadzību apmierināšanu, bet uz disciplīnu. Un rezultātā jāsaka tā, ka uz disciplīnu tika audzināta arī klusā paudze, kamēr viņiem vēl bija normāla bērnība. Bet tad sākās karš, un tad bija jāizdzīvo pašam. Bet tā X paudze, tie 60. un 70. gados dzimušie, un es neredzu jūs visus pēc sejas, bet es pieļauju, ka starp mums ne tikai es esmu, ja? Jūs varētu Tarzātavā ierakstīt, vai ir te bez manis un manējie vēl. Tad es sajustos labāk, ja, ka es neesmu viena, bet ir skaidrs, mīļie, man raksta kāds, ka ir? Ja? Labi, tad mēs ar Ilvu vismaz esam, un mēs ar Ilvu esam tā paudze, kuri ēda tad, kad deva, to, ko deva un tik, cik deva. Un gulēja nevis tad, kad mums nāca miegs, bet tad, kad kāds domāja, ka mums ir jāguļ. Un jaciņu mēs vilkām ar Ilvu tad, kad kāds domāja, ka mums ir augsti. Un šāda paudze visā šo 7 dzīvo paudžu uzskaitījumā, tātad tie varētu būt tā klusā paudze, ļoti patriarchālajā sabiedrībā augušie un X. Un tātad jaunieši klātesošie nemaz nevar iedomāties, ka bēbīti tā varētu audzināt. Kas notiek, ja bērns zīdainis raud un prasa ēst ārpus režīma laikā? Nekas nenotiek. Viņam neviens ēst nedod. Viņiem ir jāēd ik pēc 3-4 stundām. Un viņu ienes istabā, un viņam ir jāguļ. Un ja viņš neguļ un raud, lai neguļ un raud, viņu nedrīkst izlaist to bērnu. Un iespējams jūsu olmas jums to saka. Neņem rokā, viņš pieradīs pie rokām un nedrīkst viņu tur. Un es savējo jau uz podiņa 2 mēnešos sēdināju, jā, un tam līdzīgi. Un kāpēc es to visu stāstu? Tamdēļ, ka X paudze ir cilvēki, kas savas vajadzības pat ar zināmām grūtībām saprot un nolasa. X paudzē šķiet nepareizi gribēt pašiem. Ir pareizāk domāt par citiem
un pareizāk gaidīt novērtējumu no citiem. Un te jūs, un līdz ar to, nu kā, es pati nevaru noteikt, vai es esmu labs darbinieks. To kāds no malas tikai var pateikt, vai es esmu labs darbinieks. Un es gaidu to komplimentu. Un vispār X paudzes cilvēki gaida ka jūs sapratīsiet un nolasīsiet, ko viņi grib un ko viņiem vajag. Un ja jūs neprotat to izdarīt, mīļie kolēģi, tad mēs apvainojamies. Tā ir viena no X paudzes pārstāvji būtiska. Ja tas baby boomers runā pārāk tiešu valodu un saka visu, ko domā, un kaitina mūs, tad X paudzes pārstāvis nesaka un apvainojas. Un mēs prasam, kas tev pa vainu? Ne, man viss labi. Ja, bet nesaka, kas pa vainu. Un tas ir šis iemesls. Tad man atkal stāsts. Es esmu ballītē pie draudzenes, un man ir tādas saules brilles, man ir brilles optiskās un tāda ar magnētiņu pieliekams saules brilles, un tur ir ballīte ārā, dārzā, un es esmu pazaudējusi, nu nav man to saules briļu, un es esmu briesmīgi uztraukusies, jo vērtīgas, taču es staigāju apkārt, meklēju tās saules brilles. Un es skatos, jaunieši stāv, tur mans meitas bērni ar draugiem, es saku, jūs manas brilles neredzējāt? Un viņi saka, tu domā tās un rāda, ka zemē mētājās. Un viņi stāv apkārt, tās brilles tur ir zemē. Es saku, jā, es domāju tās. Un ko es daru? Es gaidu, ka viņi man tās brilles iedos. Jo tā ir normāli. Tā ir jābūt. Viņi ir jaunieši, turklāt viņi ir džeki. Es esmu sieviete, vecāka sieviete. Viņi ir studenti, es esmu profesori, nu ne mani studenti, bet vienalga, ja? Ko es daru? Es gaidu. Kā jūs domājat, ko dara viņi? Arī neko nedara. Es pieliecos, paceļu savas brilles, un ko es daru? Apvainojos. Nolēmu, ka viņi mani ciest nevar, un pēc dažiem mēnešiem sūdzos studentiem. Un studenti man saka, nu, pirmkārt, svešu īpašumu aiztikt nedrīkst. Otrkārt, es neesmu veca. Es galīgi neesmu veca, un līdz ar to pieliekties varu. Viņuprāt. Topošie sporta skolotāji man pat iesaka to darīt. Saka, ka tas man būs veselīgi. Bet, ja bez jokiem, tad pats svarīgākais, ko viņi teica, ja tu gribēji, lai viņi tev paceļ tās brilles, kādēļ tu nepateici? Un tad mēs apvainojušies, piepūtušies, stāvam sabiedriskā transportā pie kāda jauna vīrieša, kurš sēž un mēs stāvam, dāmas, un mēs uzvelkamies un dusmīgas aizejam. Bet, ja mēs nevaram nostāvēt, tas jaunietis saka tā, ja tu nevari nostāvēt, pasaki man, es tev palaidīšu, es piecelšos. Ne 100% gadījumu. Bet viņš palaidīs, jo viņš vadās pilnīgi pēc citas principa. Viņš ir kapitālisma produkts, viņš ir nopircis biļeti, tāpat kā tu. Un viņš nesēž invalīdu un vecu cilvēku krēslā, bet kādā citā random krēslā. Ja? Un viņš neiedomājas, ka viņam vajadzētu to darīt, bet ja viņam pateiktu, nu, ja viņš nav gana kašķīgs, viņš arī man palaistu apsēsties. Un līdz ar to tā apvainošanās ir saistīta ar to nepietiekamo pašvērtējumu. Ja cilvēks, kas nav audzināts uz savu vajadzību apmierināšanu, nu, tas pašvērtējums nav pietiekami augsts. Ja? Un no tā dažādas problēmas. Izauguši politiskās, redziet, stabilitātes apstākļos, pārmaiņas uztveram kā draudus. Un te ir patiešām, ka X paudzes pārstāvi strādā vienā darba vietā vairākus 10 gadus. Es 2000. gadā nokļuvu universitātē, man bija skaidrs plāns, ja? No šejienes man arī izvadīs. Man bija pilnīgi skaidrs, ka es visu esmu padarījusi. Viss pietiek, ja? Patiešām, ja vadītājam ir jāatlaiž no darba X paudzes pārstāvis, tad gatavojieties, ka tā būs dzīves traģēdija. Ja jūs gribat atlaist mileniālu vai zetu, lūdzu, mierīgi.
Viņam ir 120 citu iespēju. Man ir skaidrs, ka es dzīvē neko neprotu. Nu, tur šitā gudri runāt, ja? Tā jau nav nekāda prasme. Ko tad es citu varētu darīt? Ne? Un ļoti daudzi X paudzes pārstāvi tieši šādi domā. Un būtībā jebkādas pārmaiņas, un X paudze ir pēdējā paudze, kura strādā darbu, kas viņiem patiesībā nepatīk, un dzīvo attiecībās, kas viņiem patiesībā nepatīk. Pārējās paudzes jau pēc tam daudz drošāk maina, ja, šo dzīvi un tā tālāk, tos paradumus. Jautājums, vai X paudzes pārstāvi iesaistās brīvprātīgajā darbā? Nu, acīm redzot, iesaistās. Manu biedrības sastāvu lielākoties veido X paudzes pārstāvji, jo X paudzes pārstāvim ir ļoti svarīgi kalpot ārējam, nu, kaut kādam labumam, lai saņemtu tādu pozitīvu atgriezenisko saikni. Jo viņa pašvērtējumam tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un ja cilvēks ir iesaistījies kaut kādā organizācijā, viņš visticamāk arī turēsies pie šīs organizācijas un nemainīs šo te organizāciju jau tikai tāpēc, ka ir pagājuši 5 gadi vai 7 gadi. Jaunieši varētu tā vienkārši viņi grib pamēģināt kaut ko citu. X paudzes pārstāvi daudz mazāk vēlas pamēģināt kaut ko citu. Par audzināšanu uz disciplīnu es jau jums stāstīju, bet tātad, un par aizvainojumu es stāstīju, vēl ir palikuši slikto scenāriju izstrādāšanas meistari. X paudzes pārstāvjiem vajadzētu iemācīties būt nedaudz optimistiskākiem un nesaskatīt visus sliktos scenārijus iespējamos. Ja? Un kāpēc sliktie scenāriji tiek izstrādāti? Jo pārmaiņas rada bažas, un šīs bažas izpaužās kā kad notiks kaut kas slikts noteikti. Ja? Un tas, protams, apgrūtina dzīvi gan viņiem pašiem, gan citiem. Nu, jūs redzat, ka vērtības ir stabilitāte, atbildība, novērtējums un hierarhija. Brīvprātīgo darbu darot, hierarhija visticamāk ir mazāka kā profesionālajā, bet tāpat ir savs vadonis un savs līderis taču, vai ne, organizācijām un noteikti pienākumu sadalīšana. Bet būtībā hierarhiju ievērošana un atbildības izjūta X paudzes pārstāvim ir ļoti, ļoti tāda spēcīga, ja. Tā, mēģinu pāriet uz nākamo slaidu. Man ir jauns dators, ja? Un es esmu, kā es jums tikko izstāstīju, tā nav laba ziņa man. X paudzes pārstāvji profesionālajā jomā ir ļoti labi pienākumu un uzdevumu un noteikumu izpildītāji. Ideāli. X paudzes pārstāvis strādās savā vakaros, brīvajā laikā, atvaļinājumā, tas ir jautājums jums, nevis man visticamāk, vai jūs redzat kaut kādus X paudzes pārstāvju trūkumus brīvprātīgajā darbā, ja? Bet pēc paudžu pētījumiem sanāk tā, ka viņi patiešām iesaistīsies ar sirdi un dvēseli, bet atkārtot to darīs, ja būs saņēmuši novērtējumu, ne naudas izpratnē, bet novērtējumu, atgriezeniskās saiknes izpratnē, publiska uzslava ļoti laba lieta ir un tā tālāk. Mīnusu, kur es varētu saskatīt, ja, pēc paudžu pētījumiem, tad trūkums tam X paudzes pārstāvim ir individuālisms un orientācija uz konkurenci. Ja es nejūtos pietiekami labs un man vajag novērtējumu no malas, kas mani tā kā stiprina, tad ja komanda darīs, tad to novērtējumu saņems visi, bet es specifiski nesaņemšu.
Un līdz ar to X paudzes pārstāvs pirmkārt ir audzis pirms tīklošanās ēras, un jūs teiksiet kolektīva audzināšana. Nu, kolektīva audzināšana vienalga, ja, radīja individuālismu, ja. Bet tā konkurence, ja, ļauj izcelties uz citu fona, ja, un kas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo tas ārējais novērtējums ir ārkārtīgi svarīgs. Ja. Un vēl kādu mīnusu es varētu iedomāties, tā ir baidīšanās no kļūdām. Un baidīšanās no kļūdām bieži vien var novest pie tā, ka nedara neko. Vai neiesaistās, piemēram, ja? Un te jūs redzat tā doma, ka bailes no kļūdām var pazemināt jau tāpat, nu, respektīvi, ja es kļūdīšos, mans pašvērtējums, kurš tāpat nav gan augsts, kļūs vēl zemāks, ja? Un tāpēc no tām kļūdām vēlās izvairīties, bet savukārt nepieciešamība pēc atzinības un novērtējumu mēdz radīt situāciju, kur cilvēks vēlas izdarīt visu viens pats un turklāt skriet ratiem pa priekšu, ja, varbūt nesazināties ar komandu, kas no kļūdām pavisam noteikti nepasargā. Un tātad tiem X-iem piedzima milēniāļi, un mēs gribējām viņus izaudzināt tādus pašus, kā mūs. Mēs viņus, skatieties, 80. gados, sākumā 90. gados vēl mēģinājām audzināt, bet mums nesanāca. Viņi vairs neizauga par paklausīgo paudzi. Viss, sākot no lai kā mēs dusmotos, ir pat pētījumi, ka mūsdienu īpaši Z un alfa paudžu audzināšanā paklausība kā audzināšanas mērķis nedarbojas. Viņi nereaģē uz tu nedrīkst to darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka es tā teicu, tā nu gan arguments, ja, saka bērns. Viņš prasa, kāpēc? Viņš prasa pamatojumu, jo viņš ir no mazām dienām pieredzis paust savu viedokli un teikt, ko viņš grib un ko viņam vajag. Ja? Un tātad, ja tas X paudzes pārstāvis ir atkarīgs no ārējā novērtētāja, tad, mīļie, mūsu bērni arī ir mūsu ārējie novērtētāji. Arī viņiem mēs gribējām un gribam patikt. Mēs gribam būt vajadzīgi. Lūk, kas ir viens no iemesliem, kādēļ tie 30, 40 gadīgie bērniņi joprojām dzīvo pie saviem vecākiem. Un tie ir starptautiski pētījumi ASV, Vācijā, īpaši Dienvidu Eiropā, bet arī pie mums. Tur nekādus pētījumus nevajag, paskatieties apkārt, kas sabiedrībā notiek. Ja? Un tas pieaugušais bērns, viņš jūtās ļoti labi, viņš ir pieredzis pie labklājības līmeņa, ko vecāki viņam bērnībā ir nodrošinājuši, viņš turpina šo te līmeni uzturēt, viņš iet uz darbu, viņš pelna, bet to naudu tērē tikai sev, un tad, piemēram, ir vesela gūzma ar pētījumiem par to, ka arī ekonomiskā situācija šobrīd ir tāda, ka jaunietis līdz 30 gadu vecumam mājokli sev iegādāties nemaz ekonomiski nevar. Paskaties Rīgu. Vai īrēt vairākiem kopā, vai kas notiek manā apkārtnē, tad mēs visi. Vai nu tie mūsu bērni, mēs viņiem nopērkam tos dzīvokļus, vai mēs atstājam mantojumā, tad mēs izremontējam viņam tos dzīvokļus. Un jebkurā gadījumā tas X paudzes vecāks bērniem pēdiņās, vai 30 gadnieks ir bērns un 40 gadu. Man viena studenta teica, un ko tad man to bērnu mest ārā no mājas? Es teicu, tad filosofisks jautājums, vai 40 gadnieks ir bērns? Tad viņa apklusa, ja? Protams, ja? Gan jau, ka viņa tā bija jauna meitene, viņai noteikti nebija tas 40 gadnieks mājās, ja? Es nezinu, cik viņa bija jauna, bet grūti jau mūsdienās arī to noteikt, ja tos vecums.
Bet nu, pat ja tas bērns, tie ekonomiskie pētījumi par paaudzēm liecina to, ka pat ja tas bērns dzīvo citur, tad vecāki bērns, pēdiņās bērns, ja, vecāki turpina viņam dot naudu, pat tad, ja viņi pelna mazāk nekā tas bērns. Jo nu, kaut kā māk nu, mēs katrs sasniedzam savus mērķus. X paudze jūtas vajadzīgi un novērtēti, milēniāļi jūtas ērti vai zeti. Nu, visi ir apmierināti, vai ne? Un vēl ir ļoti šajā sakarā jauns termins un jauna parādība, ko sauc par sendviča efektu. Un tas sendviča efekts vai sendviča sindroms, kā nu tur kurā gadījumā sauc, attiecās uz X paudzi, ko mēs tikko jau pārlecām pāri. Ir tā, ka cilvēku dzīve ilgi ir paildzinājusies, bērnība ir kļuvusi ilgāka, un piedodiet par izteicienu, bet cilvēki daudz ilgāk nemirst. Tātad tas briedumu gadu cilvēks atrodas tā kā desa starp divām maizēm. Viņš joprojām uztur savus bērnus un jau rūpējās par saviem vecākiem. Un viņš ir tādā širā pa vidu saspiests, un tad rodas jautājums, kurā brīdī viņam būs laiks sev. Tas ir, es skatos uz savu māsicu, kura ir svaigi aizgājusi pensijā, man lielā māsica. Viņai šobrīd ir mājās ar savu gandrīz 100-gadīgo mammu un ar 2-gadīgo mazdēlu. Nu, ritīgs sendvičs, ja, piemērs. Un tas, protams, ir pētniekiem ārkārtīgi interesanti. Tā ir diezgan nebijusi tāda sociāla parādība, lai gan jūs teiksiet, ka, nu kā, daudz paudžu ģimenes ir tradicionāli bijušas Eiropā un kā reiz pēc otrā pasaules kara tās izzuda, un varbūt šis ir labi, ka mēs atkal kļūsim par daudz paudžu ģimenēm un tā tālāk. Labi, milēniāļi. Milēniāļi ir ar viņiem viss ir kārtībā. Atcerieties, vēl pirms dažiem gadiem bija pilni mēdīji sociāli ar jociņiem par milēniāļiem, nu jau vairs tie jociņi pārgājuši par zetiem, jā, un attiecīgi tālāk. Jo tas milēniāls ir kļuvis gan arī 40-gadīgs, ko nu ar viņu tur vairāk šimpēt, jā, skaidrs, ka viss ir kārtībā. Tātad tie ir tie tūkstošgadus maiņas paudze, kuri patiešām taisnība Štrausam Hovam ir citādāki, ar citādākām šīm te vērtību nostādnēm un tā tālāk. Milēniāļi ir pirmā paudze, kura runā tehnoloģiju valodā bez akcenta. Iepriekšējās paudzēs visi vēl runā, nu, jūs saprotat, ka tas ir pārnestā nozīme. Ja? Tātad pirmā, nu tāda īstā tehnoloģija lietotāja paudze, kuri savu dzīvi bez tehnoloģijām nu, slikti atcerās vai nu, jebkurā gadījumā daudz labāk jūtās ar šīm tehnoloģijām. Un savu saprātīgo dzīvi lielākoties ir auguši šajā digitālajā laikmetā un ir attīstītas noteiktas prasmes un noteiktas attieksmes. Viena no tām ir tolerance pilnīgi citā nozīmē, nekā mēs esam pieraduši līdz šim domāt. Tolerants izpaužās kā neiecietība pret jebkāda veida diskrimināciju. Paskatieties šodien pat pikets saistībā ar Stambulas konferenci. Stambulas konvencijas atcelšanu, man ir vakars, ja, jau arī pārpildīta operatīvā atmiņa. Jaunieši, lielākoties tie ir jaunieši, un tā tolerance izpaužās tādā ļoti savdabīgā veidā, tāda nedaudz agresīva un egoistiska neiecietība pret diskrimināciju.
Mēs pieķēdējamies pie kuģiem, mēs metam ar buņģām pa Monu Līzu, mēs darām dažādas lietas, lai protestētu. Būtībā, ja X paudze, es šo lekciju lasīju gan aizsardzības akadēmijā, gan Ādažu militārajā poligonā, es teicu, priekš kam jums šī lekcija, jums taču ir pavēles. Un viņi saka, nē, viņiem arī vajag. Arī tur vairs neklausa pietiekam. Un visaudabīgākā grupa bija krīžu risinātāji. Tie paši bija, tātad tas bija aizsardzības akadēmijas telpās, bet tie ir cilvēki, kas ķilnieku krīzes risina, kas ņem tur nes augšā ekleru tam, kas sēž Vanšu tiltā augšā, ja, un tam līdzīgi. Un tad viņi teica, nu kā ar tiem nemieriem, nu X paudze nav uz nemieriem orientēta. X paudzei 2008. 9. gadā vienā dienā alga bija tik, nākamā dienā ekonomiskās recesijas apstākļos uz pusi mazāk. Un ko viņš darīja? Neko, viņš gāja uz darbu. Un tas patiešām reāli. Nezinu, vai klātsošie jaunieši to vispār kādreiz ir tā aizdomājušies, bet tas bija reāli. Es atceros, man vienu dienu bija alga summa tāda universitātē, un nākamajā, nu ne dienā, bet mēnesī, tā alga bija pa 50% mazāk. Un darīja to pašu darbu. Ja? Nu, lūk, un tātad, kāpēc narcisms? Tāpēc, ka digitālā kultūra ir ārkārtīgi veicina to vērstību uz sevi. Un iedomājieties, es nezinu, vai es te atstāju šajā prezentācijā to slaidu. Nedarīšu tā, ka tas ir slikts piemērs, ja, skraidīt pa slaidiem, bet ir tas jautājums, kāpēc tas tā notika, ja, kāpēc viņi izauga citādāk. Tas nav slikti. Viņi māk pār sevi pastāvēt, ja? Vai, un savas tiesības aizsargāt. Un redzat, ja, vērtības ir tiesības, atvērtība pārmaiņām, ilgspējība, komandas darbs un tā tālāk. Bet doma ir tāda, mēs viņus audzinājām ieklausoties viņu vajadzībās, kas nu, tā kā ļauj cilvēkam vērsties uz sevi vairāk, ja? Jo jūs saprotat, kas ir narcisms. Narcisms ir tāda paštīksmināšanās, ja? Un ja narcisms pirms digitālā laikmeta bija patoloģiskas personības raksturojums, tad šobrīd jau to iesaka dēvēt par jaunu socializācijas formu, ja? Mēs visi esam daudz vairāk narcisi. Un selfijas pašbilde ir narcisma simbols. Un X paudze, kad bija mazi, mēs skatījāmies multeni par vilku un zaķi, ja? Nu pagaidi, kur vilks viens pats skrēja olimpiskajās spēlēs, pats sev piešķīra medaļas un pats ar fotoaparātu sevi fotografēja. Tas bija tik bezjēdzīgi un smieklīgi. Mēs visi tā smējāmies. Un tagad tā ir absolūta realitāte, ja? Norma, ja? Nu lūk, un tātad tiek cilvēks audzināts uz savām vajadzībām orientēt, un tā digitālā kultūra vēl ir uz viņa attēlu un uz viņu vērsta. Ja? Jo ir angliski ir tāda vārdu spēle, sharing is caring, tātad dalīšanās ir rūpes. Un tagad pārceliet to uz digitālo laikmetu, kas ir sharing, ja? Kas ir šērošana. Es parūpējos par saviem draugiem, daloties ar viņu ieliktajiem postiem, ja, un tam līdzīgi. Nu, lūk, un tā, starp citu, tā tolerance un narcisms, tas miks starp tiem diviem, ir radījuši, piemēram, to vegāno, veģetāro kustību, zero waste kustību un tā tālāk. Tas ir ļoti labi taču, vai ne? Milēniāļi pirmā paudze, kuriem rūp zīmolu aktīvisms, kuriem tā ilgspējība, ja viņi taisās ilgi dzīvot, un viņi grib, lai tā pasaule būtu. Nu, lai te būtu iespējams dzīvot, ja? Un tāpēc tie klimata jautājumi, ja? un veselīgā dzīvesveida jautājumi tieši saistībā ar
ar paudzi, kur ir uzaugusi pietiekami labklājīgi, lai varētu šo vērtību uzskatīt par vērtību. Un tad X vecāks iet uz veikalu, pats sev pērk olas pa 2 eiro un saviem 40-gadīgajiem, 35-gadīgajiem bērniņiem dabiski audzētas olas, jā, jo viņi tikai tādas ēd, kur tā vista nav mocīta attiecīgi. Nu jā, un Pītera Pena paudze, te jūs redzat, vai Pītera Pena sindroms, tas nav nekāda medicīniska diagnoze, tā ir parādība, kurā cilvēki, nu tātad, pēc 2001. gada 11. septembra cilvēka dzīve ieguva citu vērtību vai dzīvība. Ne, dzīvība arī, bet dzīve ieguva citu vērtību. Un milēniāļi ir pirmā paudze, kas uzdrošinās domāt par sevi. Saprotiet? Pat uzdrošinās. Un paust apkārtējiem, ka viņi domā par sevi. Es jau saku, X strādās, brīvdienās, atvaļinājumā, naktī visu izdarīs. Milēniāls pateiks, arī man ir atvaļinājums. Un vai tad viņam nav taisnība? Viņam ir taisnība. Un ko es daru? Es atvainojos. Kā viņš tā drīkst? Mums biedrībā bija projekts, Britu padomes projekts, un mums tur jābraukā pa skolām, un tur ir pasākums un jāfilmē. Mums bija administratori, un tai administratorei tas bija pirms kaut kādiem jau pašā darbības sākumā. Viņa bija vienīgā, kas no tā projekta saņēma naudu. Un viņa projekta vidū izdomā, ka viņai vairs nav interesanti. Un tas arī ir ļoti tā raksturīgi, un tas ir viens ļoti būtisks kritērijs, interesanti vai nav interesanti. Ja? Un viņa aiziet no projekta, bet mums ir jābrauc uz Ventspili, un mums ir vajadzīgs kāds, kas mums asistē, kas video kameru uzliek un tam līdzīgi. Un es viņai zvanu un saku, jo es prognozēju, kā rīkotos es. Ja man piezvanītu, es būtu aizgājis no darba, bet man piezvanītu un teiktu, ka vajag, jo es šomēnes vēl saņemu algu. Es padusmotos, bet aizbrauktu. Viņa noklausījās un saka, saprot, es nevienu nevaru dabūt. Un viņa man saka, nē, stulbi jums. Un viss. Un parūpējas par sevi. Un tas ir lieliski parūpēties par sevi. Jautājums vai vienmēr? Tas ir cits, ja? Jo pašaizliedzīgs darbs sabiedrības labā nozīmē sevis noliekšana. Ja? Un tad jautājums, ko mēs saprotam ar to pašaizliedzīgo darbu. Un milēniāls, kā jūs redzat, viņš dzīvo šeit un tagad. Milēniāls vislabāk grib darba vietu, kurā ir pieejamas vegāna, veģetāra pārtika, labs ūdens, laba kafija, pareizs apgaismojums, ergonomiskas darba vietas, čips, lai iekļūtu iekšā un varētu tikt darba vietā 24 stundas. Tas ir ideālais gadījums. Un tad nostrādā savus 8 stundas, kad vajag. Ļoti daudzas universitāšu bibliotekas jau to dara. Arī Latvijas universitātes biblioteka strādā 24 stundas diennaktī. Bez bibliotekāriem gan, jā, naktī, bet strādā. Un es tā varētu, un vēl tajā darba vietā ideāli ir bērnu dārs un fitnes zāle. Ja, viss ir, un tā mēs varam dzīvot šeit un tagad. Un tas Pītera Pena sindroms nozīmē tieši to, ko mēs sākumā runājam. Ja X precējās 18, 20 gadu vecumā, tad milēniāļi vismaz par 10 gadiem pārceļ, ja ne vairāk, jo tos pieaugušo cilvēku dzīves standartus. Ja. Bet arī, redziet, es jums teicu, ir ekonomiski apstākļi arī tam, ka vienkārši tu nevar atļauties līdz 30 gadiem. Un ir tā, ka mēs arī dzīvojam pie vecākiem, bet mēs dzīvojam vienā mazā istabiņā. Tur sākumā es viena, tad es ar pirmo vīru, tad es ar vienu bērnu, tad es ar 2 bērniem, un tad beigās jau mēs dzīvojām atsevišķi. Bet tā hierarhija starp mums un maniem vecākiem bija pilnīgi cita. Ja? Mēs bijām tāds kā
kā apakšīrnieki, ja? Nu, tā attieksme bija. Tad šobrīd tās attiecības ir pilnīgi citas. Milēniāļi, un tas bija liels Pasaules veselības organizācijas pētījums 2015. gadā, kur tika konstatēts, ka milēniāļiem ir 3 reizes augstāki narcisma rādītāji nekā baby boomeriem, nu, ka tas narcisms patiešām ir augsts, ja? Un parādījās jauna vērtība hierarhijā, jauna vērtība, slava un popularitāte, kas droši vien nezinu, vai uz brīvprātīgo darbu attiecās. Bet, nu, es jums pajautāšu, ziniet, ir tāda sabiedriskā darbinieca Kima Kardashian, ja? Un kāda ir viņas profesija? Nu, lūk, ja, slavenība. Un tā atpazīstamība un slavenība, ja, kļūst par vērtību pamazām. Tāda absurda situācija, ja Fredijs Merkūrijs sākumā ļoti labi prata dziedāt un tad ar to kļuva slavens, tad tagad mūsdienās sākumā tu kļūsti slavens un pēc tam tu domā, ko tu varētu tādu mācēt arī. Nu, vai kādu kleitu dizainēt, vai kādu dziesmu uzrakstīt, vai ko tam līdzīgi. Un būtībā milēniāļi ir pašpārliecināti, pašapzinīgi un optimisti. Un viņi mēdz dēvēt par pragmātiskajiem optimistiem. Ja? Milēniāļiem pateicoties, starp citu, vidējā alga Rietuma Eiropā un arī pie mums ir cēlusies. Jo viņi vienkārši stāsts par to, ka mana pirmā alga bija 42 lati, nevienu neiedvesmo vairāk. Bet mana alga bija 42 lati. Ja? Un ka katrai maizītei tur ir garoziņa un tā tālāk, tas viss milēniālis vienkārši neiet uz tādu darbu, ja maksā nepietiekami daudz. Par sociālajām hierarhijām jau es minēju, un te parādās ļoti būtiska varbūt sabiedriskajām organizācijām lieta, ka milēniālim ļoti patīk darbs komandā. Un darbs komandā noteikti ir prioritāte, uzdevumu un pienākumu sadale starp cilvēkiem, kas ir iesaistīti komandā, ir ļoti svarīgi, bet ir ļoti, ļoti svarīga atgriezeniskā saikne. Ja X-am vajadzīga atzinība, bet milēniālim ir vajadzīga argumentācija un analīze tam, ko viņš dara. Un mēs ļoti bieži, kā vadītāji, mums pietrūkst laika, un tāpēc ir nepieciešams, ja mēs Shell uzņēmums, degvielas pārstrādes uzņēmums, katru gadu Vācijā veic lielu jauniešu pētījumu. Tas tā, ja jūs varat lasīt vāciski, bet mākslīgā intelekta apstākļos ir pilnīgi vienalga, vai jūs mākat vai nemākat runāt, lasīt vāciski, ja? Jūs varat apskatīties, tātad Shell studija viņa saucās, ja? vai Shell Jugend studija. Tad tur katru gadu ir tēma, un man liekas, ka 19. gadā bija saistībā ar profesionālo darbību, un nauda nebija pirmajā vietā. Pat pirmā vietā bija šāds izteiciens, lai man būtu interesanti. Un tātad tā interese, kā zūd, tā nomaina, ja, to darbu. Man viena radu meitene strādāja tādā labā valsts organizācijā, un pēkšņi es uzzinu, ka iet prom. Un es saku, kā? Un man krustmeita saka, cik tad var? Jau 7 gadi. Kurš tad tik ilgi strādā vienā vietā? Ja? Un tā redziet, ir tā lielā atšķirība starp mums. Tā kā laika nav, ejam pie zetiem. Zeti, paņemiet milēniāli, kurš tusē vienā tusēšanā. Pastrādā un tusē. Un kā man krustmeita saka, ārprāts, es esmu tik piekusus, bet šodien ir, tagad viņai 2 maz bērni, tagad nē, bet pirms dažiem gadiem. Es esmu piekususi, bet redz, ka Stravicka villā ir tas un Kalnciem kvartālā tas, un es pilnīgi, uz kurien lai es eju? Es saku, ej mājās pie vīra, kur tev jāiet. Trešdienas vakars 8.
Bet viņai jāiet. Ja? Nu, lūk, un tad milēniāļu simbolu, ja jūs gribat iedomāties tādu izklaides simbolu, tad iedomājieties salacgrīvu un pozitīvus. Nu, un tagad uz kurieni pozitīvs ir pārcēlies? Uz Rīgu. Kur mēs naktī guļam? Mīkstās gultiņās, nevis cietās teltīs, kur piedzēruši līdz biedri krīt uz teltīm un klaigā un nav miera un nav kur mazgāties un toalets ir briesmīgs un tam. Tas nav par zetiem. Zets ies uz festivālu tīrs, mājās atnāks tīrs, vēl viņu atvedīs vecāki uz festivālu un aizvedīs no festivāla. Vai iedos naudiņu taksim arī varētu būt, ja? Un līdz ar to, un vēl, ja būs iespējams, tad pie ekrāna noskatīsies. Un te mēs iegūstam to postmilēniāļu paudzi, jau ne tikai tehnoloģiju izmantošanas paudzi, bet tādu jau ritīgu iGeneration, ja, mēdz teikt, ja, un iekštelpu. Tā ir pirmā iekštelpu paudze. Un Covid to labāku nepadarīja. Covid to padarīja situāciju tikai sliktāku, daudz vairāk viņi noslēdzās telpās, un parādījās tāda vērtība kā fiziskā drošība un higiēna, ja vīrusu jautājums, slimības jautājums tiek skaidrots pavisam citādāk, fiziskā kontakta jautājums saistībā ar Z paudzi. Nu, es esmu ļoti apkampīgs cilvēks, ja? Nu, es zinu, Covid laikā nedrīkstēja būt apkampīgam, ja, nedrīkstēja tur roku spiest, ja. Bet, nu, tā kā pirms tam mēs tā darījām, tad uz to brīdi mēs tā nedarījām, nu, mēs tā darām atkal. Bet pusaudzis, kura 3 dzīves gadi bija sociāla izolācija savā ziņā, pavisam noteikti uz viņu tas atstāja iespaidu un iespaidu gan uz viņa vēlmi iet ārā no mājas, komunicēt aci pret aci ar dzīviem cilvēkiem, saskarties ar šiem cilvēkiem un tā tālāk. Ja. Nu, un mēdz teikt, ka bērnu kultūra ir ārtelpu kultūra, īpaši zēniem. Meiteņu kultūra, vēsturnieki ir pētījuši meiteņu to ikdienas kultūru. Tā ir iekštelpa kultūra. Meitenes vērtība ir viņas nevainībā. Viņu vajag veiksmīgi izprecināt, tāpēc meitenēm daudz ilgāk rietumos nav bērnistabu. Viņas daudz ilgāk dzīvo vienā istabā ar vecākiem un arī rotaļājas mājās. Ja? Nu, mans arguments ļoti vienkārši. Mammas skapi visu ārā izstiept ir diezgan laikietilpīgs pasākums, pēc tam atkal viss jānes atpakaļ, jo mēs jau spēlējāmies, mēs bērnībā saucām to par panskošanos, ja? Kur mammas drēbes visas vilkām un kurpes un krelles un tā tālāk. Un ņēmām matu laku un dziedājām itāļu disko matu lakas pudelē, ja, tās meiteņu rotaļas. Jā, bet zēniem mūždien tā rotaļāšanās ir bijuši ārā, kāpt kokos, rakt alas, dedzināt ugunskurs, būvēt būdas. Z paudzes zēni ir nokļuvuši telpās. Un te jūs redzat tās vērtības ir tiesības, drošība, un komanda, bet virtuālā komanda. Z paudzes bērniem savā laikā bija pētījumi, ka viņiem ir daudz mazāk īstu dzīvi draugu. Ka milēniāļiem vēl ir daudz draugu, jo viņi arī, es ejot uz to muzeju apvienību, es lasīju pētījumus par muzejiem. Milēniālis iet uz muzeju, lai tusētu. Vislabākais veids, kā milēniāļiem uztaisīt pasākumu, ir izstādes atklāšana ar vīnu un ar uzdzīves elementiem. Ja? Tad Zets vairāk uz tā, tas viņam vairs nav tik interesanti. Ja? Un kas vēl ir svarīgi, ka nu, mēs pieņemam, ka milēniāļi vai pēdējie vēlie X ir audzinājuši Zetus, un viņi ir auguši pēc tā 9/11, un līdz ar to viņus ir audzinājuši visrūpīgākā un aizsargājošākā vecāku paudze, kāda jebkad rietumu kultūrā ir bijusi.
Šī tik rūpīgas vecākus neviens nav redzējis, un līdz ar to zeti ir visvairāk aprūpētā paudze un tāda sociāli visneprasmīgākā paudze. Bet viņiem arī nav jāprot, jo tehnoloģijas dara viņu vietā ļoti daudz ko. Un mēs universitātē saskaramies ar situāciju, ka studenti ir diezgan maz zinoši. Viņi ir maz lasījuši, ne visi, protams. Bet vēsturi, piemēram, tāds lēdijas džentelmeņa komplektiņš, kas bija varbūt pirms gadiem 10 un 15, ko studenti zināja, tas bija normāli, ka zināja, un bija lasījuši, un tas bija normāli, ka bija lasījuši. Tad šobrīd nav lasījuši un nezin. Un mums ir diezgan grūti strādāt, jo es vairs nevaru minēt tādus piemērus, kādus iepriekš varēju minēt. Ja? Jāmeklē kaut kur popkultūrā attiecīgie tie piemēri. Un tātad, kā mums viņiem komunicēt ar Z paudzi? Starptautiski pētījumi atkal liecina, ka prioritāri izvēlās virtuālo komunikāciju. Nezinu, kā ir ar Z paudzi un ar brīvprātīgo darbu, jo manā biedrībā neviena no Z paudzes nav. Mums parādās daži jaunie skolotāji, bet pazūd. Tās nevar teikt, ka viņus neinteresē tās aktivitātes, kuras mēs īstenojam, bet viņus drīzāk neinteresē tas veids, kā mēs sadarbojamies, tās sapulces, kur mēs nesam groziņus un visi sēžam un sarunājamies un dodamies tur satikties ar kaut kādiem pašvaldību pārstāvjiem vai deputātiem vai kā tam līdzīgi, un tad mēs katru vasaru organizējam vienu tādu lielo tikšanos un vienu konferenci, un tad arī ir tā, ka diezgan tā forma neinteresē. Ko mums darīt, es nezinu. Jo nav iespējama virtuāla sabiedriska organizācija, vai ir? Droši vien, ka ir. Sapulces jau tāpat notiek tādā veidā, tā kā mēs šobrīd esam noorganizējuši. Kas vēl ir ļoti interesants aspekts saistībā ar Z paudzi, ir tā, ka mums šķiet, ka viņi ir slinki dažreiz, bet patiesībā psihologi ir izpētījuši, ka viņi mēģina optimizēt darbību skaitu, lai sasniegtu mērķi. Tātad darīt mazāk darbības, lai ātrāk sasniegtu mērķi. Un viena no tām darbībām, kas tiek atmesta, ir izglītība formālā. Ir ļoti daudz tūkstošiem, nezinu, cik. Labi, es nesaukšu nevienu skaitli. Doma tāda, ļoti izplatīta parādība, kur cilvēks augstskolu apgūst kompetences, bet neuzraksta noslēgumu pārbaudījumu darbu. Jo tas vairs nav interesanti, jo tās kompetences jau ir iegūtas. Naudu jau var nopelnīt, un prasmes ir. Tad ko vairāk, ja? Man ļoti patika, man viena ārste stāstīja, ka viņa noalgojas meitai privātu skolotāju klavierē. Meita spēlē 14 gadu bērnam. Spēlē tās klavieres, apstājoties, paskatoties uz to skolotāju un saka, paldies, mums jūsu pakalpojumi vairs nav vajadzīgi. Skolotāja apvainojās, aiziet. Mamma saka, kas te tagad notiek? Viņa saka tā, to naudu atdod man, ko tu viņai maksā. Es YouTube to pašu precīzi varu bez maksas dabūt. Un no YouTube varu iemācīties to klavieru spēli. Lūk. Un tāpēc arī ir ļoti svarīgs tiek uzdots jautājums par mērķi. Kāds ir šīs darbības mērķis, ko mēs gribam panākt, kāpēc, un to jo jaunāki darbinieki kļūst, jo studenti ar katru gadu, man tagad tikko bija fantastisks jautājums, es pilnīgi apstulbu. Kas ir svarīgāks, tas, kas ir rakstīts, vai tas, ko jūs esat pateikusi? Es nesaprotu, bet tādā uzbrauciena tonī, ja, izrādās, ka kursa aprakstā ir rakstīts,
viens uzdevums, ja, tātad tur rakstīts kaut kas nedaudz atšķirīgs nekā es esmu pateikusi. Un pirms viņi ķerās klāt, viņiem ir svarīgi saprast, tad kā. Tā kā ir rakstīts, vai tā kā jūs teicāt. Un man gribas teikt, ka tu esi atnācis studēt, un tu taču gribi kļūt gudrs un visādi citādi varants. Un tāpēc izdari vairāk, jo man tur vienā bija rakstīts 3 rakstus jāizlasa, vienā 5 rakstus. Vienā bija 3 un 3 līdz 5, es pateicu 5. Tā. Tad tas mans arguments, ka lai sasniegtu mērķi, tev ir jāizlasa vairāk rakstu, nu tad pamat to, kāpēc tev šķiet, ka vairāk raksti man palīdzēs labāk sasniegt attiecīgi to mērķi. Tālūk. Es esmu notērējusi arī tās savas 5 minūtes, kas man bija jāatstāja jautājumiem, bet es saprotu, ka kaut kādas 1 vai 2 vēl ir. Kā mums saprasties bez hierarhijām? Mēģinot saprast savus deficītus, X neapvainojamies, milēniāļi paskatāmies uz citiem un mēģinam drīzāk tolerēt citus, un Z paudze ejam ārā no istabām un komunicējam ar cilvēkiem. Tie cilvēki īstenībā ir diezgan interesanti kompānija. Ja? Un tā partnerības kultūra latviski diezgan briesmīgi izklausās, bet tāda demokrātiska, savstarpēja komunikācija, līdzvērtīga komunikācija, neizceļot otra vecumu vai sociālo statusu. Ja? Un tad mums komunikācija starp paudzēm notiks daudz labāk. Paldies! Paldies, profesorai, par interesanto stāstījumu. Un tas, ko es vēlējos pajautāt, ir šie paudžu raksturojumi būtībā ir tik ļoti atšķirīgi, un laikam tā atslēga ir mēģināt atrast, kā tad mums sadarboties, bet varbūt ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka kāda paudze ar citu paudzi sadarbojās labāk, viņi labāk viens otru saprot. Nu jā, te ir tieši tādi pētījumi, ka baby boomeri labāk sadarbojas, pašpārliecinātās paudzes savā starpā sadarbojas labāk. Tātad baby boomeri ar milēniāļiem un zetiem sadarbojas labāk nekā piemēram, X paudze. Ja? X paudze vispār mēs esam ērti, bet mēs paši neesam pārāk laimīgi bieži vien, ja? Jo mēs neiebilstam, mēs izdarām, bet tas nenozīmē, ka mēs esam laimīgi un priecīgi. Un līdz ar to, ja mēs gribam to X paudzi brīvprātīgajā darbā noturēt, un lai šie cilvēki, tad jau vajag, lai cilvēks justos priecīgs un labi. Ne? Un vēl gan, protams, ja es uzsvēru atšķirības. Bet var jau arī veidot to stāstu citādāk, ja ir vairāk laika, tad var stāstīt par kopīgo. Jo būtībā mēs jau varam iet uz vienu mērķi un pildīt vienu uzdevumu ar varbūt citu motivāciju katras paudzes. Ja? Un mēs taču darba vietās strādājam, savstarpēji komunicējam. Mēs vienkārši mēģinam ņemt vērā tās atšķirības un tās pazīmes, kuras padara mūs atšķirīgus. Jā, paldies. Un vēl ir jautājums, vai tas, ka piederība pie dumpinieku pēdējā gada ir kā akmenī cirstais, piemēram, klausoties X paudzes raksturojumu sajūtu, ka šis skaidrojums ir tuvāks? Tas ir nosacīti vispār, arī tie pēdējie gadi, ja, jo man, piemēram, jaunākais dēls ir 98. gada, viņš ir, Zets pirmā numura, ja,
pilnīgi, ja, pēc šiem te, nē, tas noteikti nav akmenī iekalts, un jūs arī lasot dažādus pētījumus, ja par šo tēmu, jūs redzēsiet arī citus skaitļus, arī tie datumi tiek datēti drusku citādāk. Un, piemēram, SKDS Arņa Kaktiņa vadībā ir izveidojuši Latvijai paudžu uzskaitījumu. Tas bija 2019. gadā bija pētījums uzņēmumi un sabiedrības gaidas. USG 2019, bet USG nav domāta ultrasonogrāfija, bet uzņēmumi un sabiedrības gaidas, ja, un Wielands Association, man liekas, nu, reklāmisti viņi bija pasūtījuši, jo es arī tur komentēju, un tad, piemēram, es piederēju pie stagnācijas paudzes, es biju ļoti apvainojos, kāda stagnācijas paudze, es taču esmu atmoda, ja, nē, mēs tā personība formējusies, ja, stagnācijas laikā attiecīgi. Tur bija jautājums, ko es paspēju ieraudzīt, vai tad tas X dzīvojot mūsdienu pasaulē nekļūst. Nu, protams, mēs savstarpēji miedarbojamies un mēs nevaram tā nodalīt strikti to vienu paudzi no otras, un to vienu cilvēku uzvedību no otras, bet es pieļauju, ka jūs tomēr nolasījāt savu tuvinieku kaut kādas uzvedības pazīmes un to, ko mēs katrs uzskatām par normālu un ko uzskatām attiecīgi par nenormālu, ja? Jaunieši ir pragmatiskāki, ja, un mums dažreiz aizsit telpu tas viņa jautājums vai argumentācija, kur nerēķinās ar kaut kādām dzimtas vērtībām, bet runā par ekonomiskām vērtībām. Ja. Nu tā, es redzu, ka 25 čatā viss kaut kas ir, bet es domāju par to, cik tur ir jautājumu. Kurš mums tos jautājumus solīja izlasīt, Vineta vai... Jā. Es solīju izlasīt, jā, bet tur ļoti liels vairums. Liels paldies, pateicības vārdi, un arī mums jādodas tālāk ar jā, labi, darbu. paldies jums liels un lai jums veicas, un es ceru, ka tie stāsti, tagad pieredzes stāsti ilustrēs to, ko es esmu stāstījusi iepriekš, un jūs labāk sapratīsiet, kā tā starppaudžu sadarbība ir īstenojama. Paldies. Tad es eju prom, ja? Visu labi. Bet šobrīd vēlos dot vārdu Gulbenes novada pašvaldības brīvprātīgā darba koordinātorei Anitai Birzniecei dalīties ar savu pieredzi stāstu. Labdien! Es saprotu, ka mani dzird, ja viss ir labi. Viss ir labi. Jā, labi. Tātad, jā, kā jau pieminēju, es esmu no Gulbenes, Anita, un pašlaik strādāju Stāmarienes pilī, bet varētu teikt tā, ka esmu agrāk strādāju izglītības pārvaldē un biju atbildīga par pirmskolu, par pedagogu tālāk izglītību un par mūža izglītību un starptautiskajiem un nacionāla mēroga projektiem. Un jāsaka tā, ka esmu stāvējusi klāt pie tā, kā pašvaldībā ir izveidota brīvprātīgā darba, tāda kā organizēšanas un administrēšanas sistēma. Un es mēģināšu, jo es saprotu, mans laiks ir 10 minūtes, mazliet ieskicēt, kā tā sistēma veidojas un kur satiekas paaudzes. Un jāsaka tā, ka mēs varam lepoties ar to, ka uz šo brīdi, uz 2025. gadu, Gulbenes novadā neviena sabiedrības daļa vairs nebaidās no vārda brīvprātīgais darbs. Kaut gan tad, kad tikko sākām šo darbu 2007. gadā, tad, protams, tā bija tikai un vienīgi jauniešu prerogatīva. Un tad, ja vajadzēja uzrunāt vidējās paudzes vai vecākas paudzes cilvēkus, iesaistīties kā brīvprātīgajiem, tad tas bija vēl tas laiks, kad cilvēki teica, bet man ir jāstrādā un jāpelna nauda. Man nav laiks tā kā būt tai sabiedrības tajā aktīvai daļai, kura kaut ko dara brīvprātīgi un bez maksas. Kāpēc mēs ieraudzījām brīvprātīgo darbu kā sadaļu, kā mūža izglītības komponenti? Tādēļ, ka jebkurā gadījumā brīvprātīgais darbs ir mācīšanās. Brīvprātīgais darbs ir zināšanu nodošana, bet vienalga tā ir arī mācīšanās sadarboties ar citādāki domājošiem, mācīties, iedot savas zināšanas vai prasmes vai savu laiku. Ļoti bieži brīvprātīgais darbs ir arī saistīts ar to, ka dara to, ko vajag, un nevis to, ko es protu, bet to, ko vajag.
Un mēs redzam, jā, to kā sistēmisku pieeju arī tādā mūža izglītības kontekstā. Un jāsaka, tā attīstības ceļš bija garš. 2007. gadā mēs sākām uzņemt pirmos ārzemju brīvprātīgos, tad pamazām 2009. vidēji gads, kad sākām piesaistīt klāt arī vietējos brīvprātīgos jauniešus, kas kopā interaktēja un veidoja dažādus projektus un dažādas aktivitātes, kurā jau parādījās arī vides un sociālais aspekts. Un sociālais aspekts ir tieši tas, kurš ved arī tās paudzes kopā, jo ļoti bieži jaunieši brīvprātīgie darīja kaut ko vecajiem ļaudīm, palīdzot kopt, palīdzot izvadāt uz kādos ceļojumos un visādas lietas. Un apmēram 2010. gadā Gulbenes novada pašvaldība kopā ar biedrību DEMS izstrādāja jau tādu brīvprātīgā darba organizēšanas sistēmu, jo sapratām vienu ļoti svarīgu lietu. Brīvprātīgais darbs nepastāv bez brīvprātīgā darba organizatoriem. Un ja mums īsti nav piedāvājumu, tad gribēt un cerēt, lai nāk brīvprātīgie un darbojas vienkārši tāpēc, ka viņi grib darboties, tas īsti nestrādā. Un tad, ja man ir vajadzīgs brīvprātīgais, man ir jāprot tas tā kā sakomplektēt, saorganizēt un ieinteresēt. Un līdz ar to brīvprātīgais darbs tās ir tāda svētā trīsvienība, tas ir brīvprātīgais, tas ir organizētājs un tas ir atbalsts. Un atbalsts ir vajadzīgs gan, lai organizētu brīvprātīgo darbu, gan atbalsts ir vajadzīgs pašam organizētājam, jo par valti viņš tāpēc aicina brīvprātīgos. Un savukārt 2012. gadā pamazām mēs sākām iesaistīt arī pieaugušos un seniorus brīvprātīgajā darbā, pateicoties daudziem starptautiskiem projektiem, kur no sākuma bija dažādas mācīšanās, un tad seniori veica labos darbus savās kopienās. Un jāsaka tā, ka tādu lielu vilni, kad pašvaldībā jau strādāja vairāki brīvprātīgie neatkarīgi no vecuma, no dzimuma, no veicamajiem darbiem, īstenībā 2016. un līdz šim brīdim laiks. Un mēs esam sistēmā izveidojuši diva veida brīvprātīgo darbu. Ilglaicīgais brīvprātīgais darbs, ka ir iespējams. Un tas parasti notiek divos virzienos. Vai nu tie ir jaunieši, kas darbojas zem jauniešu centriem vai zem biedrībām un dažādām organizācijām. Viņi tikpat labi var arī darboties bērnu dārzos vai skolās vai sociālajos aprūpes centros. Un ir mums jau 6. gadu senioru brīvprātīgo kustība, tāda selfijas ar senioru, ka viņi sistemātiski vienaudžiem dodas uz veco ļaužu mājām un pavada laiku kopā ar saviem vienaudžiem. Ilglaicīgais brīvprātīgais darbs vairāk ir vērsts uz to, ka tur notiek šīs te vecumposmu grupēšanās, jo jaunieši tad vairāk ar jauniešiem, bet es saprotu, jums vairāk interesē šī tēma, kā savest paudzes kopā. Un tad es redzu, ka otrs formāts, ko mēs piedāvājam mūsu pašvaldībā, ir īslaicīgais brīvprātīgais darbs, kurš ir konkrēts laikā, konkrēts ļoti veicamajos darbos, un parasti viņam ir ļoti sezonalitātes izteikts tāds periods no pavasara līdz rudenim. Kad vasara, kad ir pilns ar visādiem pasākumiem un projektiem, un kad mēs visu daram, tad arī ir šis te īslaicīgais brīvprātīgais darbs. Un īslaicīgumā ir tā, ka viņš ir, vienalga viņš ir konkrēts sistēmā, respektīvi, pašvaldības iestādes apkopo informāciju vai vadošā organizācija, kas atbild par brīvprātīgo darbu, apkopo informāciju no dažādām iestādēm, kuru un kad un kādus vajadzīgi brīvprātīgie. Tad tiek veidots publisks uzsaukums, ka aicinam pieteikties brīvprātīgos. Pēc tam tiek organizēta pirmā tikšanās, kur brīvprātīgos visus iepazīstina ar veicamajiem pasākumiem, kas ļoti bieži ir dažādi festivāli, pilsētas svētki, novadas svētki. Gatavošanās mums ir bijis tā, ka visas paudzes taisa kopīgi dekorus uz dziesmu svētku vilcienu, jo no Gulbenes brauca visi dziesmu svētku dalībnieki ar vilcienu. Un tad vārds, ko tu iepazīstina visus ar visiem vajadzīgajiem darbiem un viņu mentoriem. Un tad brīvprātīgi izvēlas, kurus darbus, kurā brīvprātīgā darba tajā kustībā viņš vēlas iesaistīties. Vai tas ir vairāk ar kultūru saistīts, vai ar vidi saistīts, vai ar sociālo aspektu, kā es runāju, jo brīvprātīgais darbs ļoti bieži vismaz mūsu pašvaldībā ir saistīts arī ar sociālo piesitienu.
Un tad tiek organizēts saliedēšanas pasākums, ka braucam kaut kur kopīgi uz kādu koncertu, lai vienkārši justos piederīgi vietai, kopienai, un tad jau sākas brīvprātīgais darbs. Brīvprātīgo darbu, lai būtu vēl sarežģītāk izklausītos, es cenšos tā ļoti ātri runāt, paši brīvprātīgie var izvēlēt vai ar vienošanos, kas slēdz oficiālu vienošanos, ir minimālais stundu skaits jānostrādā, un tad pasniedz novada domes priekšsēdētājs noslēguma pasākumā certifikātu, vai vienkārši man neinteresē stundas, man neinteresē certifikāts, es vienkārši gribu kaut kur iesaistīties un darboties, kad arī brīvprātīgie var izvēlēties, ko un kā viņi dara. Nu, un tad norit pats brīvprātīgais darbs, kurā tiešām mums ir bijuši ļoti daudzi pasākumi, kur satiekas paudzes. Bija interesanti klausīties iepriekšējo lektori par šīm dažādām paudzēm. Tad jāsaka, ir tā, ka mana pieredze rāda, it sevišķi tādā īslaicīgajā brīvprātīgajā darbā, paudžu satikšanās notiek ar absolūtu apusēju tādu prieku un bagātināšanos. Īpaši vecāki cilvēki ar bērniem, tas ir ļoti, ļoti interesanti, ko viņi kopīgi krāso kādas kopīgas konstrukcijas parkos un kopīgi rotaļājas un kopīgi strādā. Nu, lūk, un tad, kad ir paveikts brīvprātīgais darbs, tiem, kuriem vajag uzskaitītas stundas, tiem, kuriem vajag uzskaitītas arī kompetences, kādas prasmes ir pilnveidotas, un tad nāk rudens, kad visiem brīvprātīgiem sakam paldies, neatkarīgi no tā, kādu formu viņi ir izvēlējušies, un priekšsēdētājs pasniedz certifikātus, fotografējas pie karogiem, saņem dāvanas, saņem balvas, un tā ir tāda nu, kā lai saka, sistēmiska pieeja, jo tas ir tas, ko es jau pašā sākumā teicu, brīvprātīgais darbs nevar notikt, ja viņu neplāno, neorganizē un nefinansē. Tas ir tāds iesākuma, tas ir tas, ko es centos ļoti īsi un konkrēti pateikt. Droši komentējiet vai uzdodat jautājumus, kas jums liekas, kuru spektru es nepavēru, neatvēru vaļā. Liels paldies par dalīšanos pieredzē. Man varbūt jautājums ir atmiņā, varbūt tāds spilgtākais notikums, kur ir bijuši iesaistīti brīvprātīgie, kur tā sinerģija starp dažādām šīm te paudzēm varbūt jūsu pieredzē bija vis tāda veiksmīgākā, gan uzrunāja dažādas paudzes šis notikums, gan arī tie rezultāti bija vislabākie. Visspilgtāk, visas paudzes satiekas un visādi amata meistari satiekas, kad mums bija novada svētki. Tas nozīmē, ka visi 13 pagasti un pilsēta strādā uz vieniem svētkiem. Un tad, piemēram, viens piemērs bija, kad Stāmerienā bija novada svētki, Stāmerienas gredzens, mēnesi tika gatavotas uguns skulptūras. Un mēnesi šajā darbā iesaistījās ne tikai no katra pagasta deleģētie, meistari, kas prata, teiksim, meistara pavadībā būvēja šīs konstrukcijas, bet arī iesaistījās vēl parasti un dažādu paudžu brīvprātīgie, jo it sevišķi tuvojoties novada svētkiem, puiši bija pie uguns skulptūru veidošanas, meitenes taisīja simtiem burciņas, seniori tieši tā sēdēja kopā un taisīja burciņas kopā ar jauniešiem, pēc tam kopā visu teritoriju ap ezeru 6 kilometru rādījusā dekorēja. Nu, tās ir tādas lietas, un kuras vēl arī iedod to iedvesmu, ka tu radi kaut ko, kas ir domāts vēl plašākai sabiedrībai. Kad tu un kas ir ļoti svētīgi, jo parasti, kā mēs arī uzskatām, kāpēc mums ļoti patīk iesaistīt brīvprātīgos dažādos pasākumu organizēšanā un gatavošanā, jo viņi ierauga, kā rodas svētki. Jo ļoti bieži pēc svētkiem cilvēki sprieda, lai bija labi vai nebija labi, patika, nepatika, apmeklēja, neapmeklēja, tad tie, kas ir darbojušies kā brīvprātīgi un tiešām visa vecuma, viņi paliek daudz lojālāki pret organizatoriem, jo viņi saprot, kā tā drēbe veidojas. Liels paldies par interesanto stāstījumu, un tad turpinājumā vēlos dot vārdu biedrības Vidusdaugavas NVO centra valdes loceklē un projektu vadītājai Lāsmai Lapiņai un biedrības struktūrvienības dienas centrs kopā būt vadītājs vietniecei Montai Lipšai. Lūdzu.
Jā, tātad labdien, mēs esam Vidusdaugavas NVO centrs. Mūsu valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko šodien būtu piedalījusies, bet pārstāv biedrību citā pasākumā, tāpēc mēģināsim mēs ar Montu jums pastāstīt, kāds tad mums ir tas sakars ar brīvprātīgo darbu. Nedaudz iepazīties, kā redzat, dibināti mēs esam 2006. gadā, tā ka esam pilngadīgi, gana liela mums ir tā pieredze ar projektiem, ar darbiniekiem un arī ar brīvprātīgajiem darbiniekiem. Nedaudz palielīties, Agita Pleiko ir arī pārstāvis Labklājības ministrijas brīvprātīgā darba konsultatīvajā padomē. Tātad arī tur mēs esam pārstāvēti. Biedrība ir 3 struktūra vienības - Lauku attīstības partnerība Vidusdaugava, Dienas centrs Kopābūt un Vidusdaugavas senioru universitāte. Tātad Dienas centrs Kopābūt un Vidusdaugavas senioru universitāte ir tiešākajā sakarā ar brīvprātīgo darbu. Šeit ir redzams kopienas centrs, kur tad abas struktūra vienības arī atrodas, kuru apmeklē seniori no pilsētas, no novada un universitāte. Vidusdaugavas senioru universitāte ir tāds īstens piemērs brīvprātīgajam darbam, jo visa šī universitāte pilnībā darbojas uz brīvprātības principam. Tas nozīmē, ka gan darbinieki, gan lektori ir brīvprātīgie. Visi saņem, visi strādā bez atlīdzības, tikai ar vēlmi dalīties ar šīm savām zināšanām. Un arī paši studenti, jeb seniori, darbojas kā brīvprātīgie. Vidusdaugavas senioru universitātē ir izstrādāts nolikums, kas paredz, ka katram dalībniekam, šim studentam, ir pienākums veikt vismaz 3 stundas brīvprātīgā darba semestrī. Turklāt, ja seniors veic 18 vai vairāk stundas brīvprātīgā darba universitātē, viņam ir 50% atlaide maksai studiju, kas ir tāds veids, kā mēs pasakam paldies aktīvajiem brīvprātīgajiem un parādam piemēru arī citiem senioriem, ka arī senioru vecumā var būt brīvprātīgais, ka tam nav vecuma ierobežojuma. Brīvprātīgais darbs tā. Mums biedrībā ir arī nolikums, kādā veidā brīvprātīgie tiek atbalstīti. Tas ir pielikums pie līguma. Mēs slēdzam līgumu ar katru mūsu brīvprātīgo. Tajā ir paskaidrots pielikumā, kādi izdevumi brīvprātīgajiem var tikt kompensēti par darbu, kas tiek veikts, piemēram, projekta laikā vai arī ārpus projekta. Kopējā summa, ko var saņemt mēnesī, nedrīkst pārsniegt 50 eiro. Lai saņemtu šo te kompensāciju, obligāti ir jāuzrāda čeki, maksājumu uzdevumi vai kādi citi dokumenti, kas pierāda šos izdevumus. Parasti tie ir ceļa izdevumi vai pusdienas dienā līdz 5 eiro. Katru mēnesi par brīvprātīgo mēs aizpildam arī brīvprātīgo darba stundu tabulu. Tā, šajā attēlā ir tāda neliela amizanta situācija. Mūsu brīvprātīgais Rihards Barkovskis pēc tautības ir polis. Dzīvo viņš Latvijā, un šeit viņš ved ukraiņu jauniešus rādīt mūsu novadu un stāstīt par tādām nozīmīgākajām vietām latviešu valodā, lai veicinātu latviešu valodas apguvi ukraiņiem. Eiropas elpa Jēkabpils novadā. Tātad mēs esam biedrība arī ieguvuši kvalitātes zīmi Eiropas solidaritātes korpusa projektos. Lāsma Mežsēta projekta vadītāja. Viena no projekta aktivitātēm Kopā spēks ir tās laikā brīvprātīgi organizē angļu valodas sarunu klubu vietējiem iedzīvotājiem. Dienas centrā tie ir seniori un Ukrainas kara bēgļi. Tātad gan bērniem, gan vecākiem. Šie sarunu klubi kļūst par vietu, kur cilvēki mācās ne tikai valodu, bet viens no otru šo te enerģijas apmaiņu. Seniori parāda to savu mieru, iespēju pasmieties par sevi, jo, kā mēs zinām, senioriem angļu valoda nav tā stiprākā puse, bet viņi
absolūti bez kautrēšanās iet un mācās, kā arī parāda savu atbildību. Ja seniors pateicis, ka viņš būs, tad viņš būs, kas, diemžēl, un šeit varbūt ir tā starppaudžu atšķirība, tad ar jauniešiem tā, diemžēl, nav. To viņu atbildības sajūta ir tāda savādāka, kā mēs esam sapratuši. Kā piemēram, mums tikko bija senioru dienai veltīts pasākums ar 200 cilvēkiem, kur 3 jaunieši bija piesaistīti fotografēt, filmēt, no kuriem 2 no rīta izdomāja, ka tas laikam tomēr neietilpst viņu pienākumos, viņi nebrauks, un 3. principā nepacēla telefonu, jo bija saslimis. Bet, ja šis jaunietis ir saslimis, tad viņš ir saslimis, un viņam nav pienākums mūs par to brīdināti. Bet taisnības labad gan jāsaka, ka tie ir tādi izņēmuma gadījumi, un parasti jau tā sadarbība ir ļoti laba. Bet šie seniori tātad parāda, cik svarīgi pildīt to, ko tu esi solījis, ka viņi gaida, ka viņi ir atnākuši. Savukārt jaunieši senioros ienes to enerģiju, to drosmi runāt, pat ja tu nezini to valodu, jo šie ārzemju jaunieši nesaprot ne latviski, ne arī krieviski. Viņi tā arī vieni latviski, otri angliski runā. Ar zīmēm, ar attēliem. Diezgan interesanti arī šo te ir vērot. Ļoti interesants priekš mums projekts, kuru arī mēs realizējām pirmo reizi, bija 25 dienas brīvprātīgais darbs kopā būt. Arī notika Eiropas solidaritātes korpusa ietveros. Tajās piedalījās jaunieši no dažādām Eiropas valstīm un no Latvijas. Viņi pavadīja 25 dienas pie mums dienas centrā. Tātad kopā ar šiem senioriem mācījās valodu, kopā strādāja, uzlaboja telpas, taisīja sienas zīmējumus. Bija iespēja senioriem, kas ir bijuši skolotāji, piemēram, mums ir vācu valodas skolotāja tāda Daira, viņa teica, man bija beidzot iespēja tā kārtīgi no sirds izrunāties ar vācu jaunieti, pavadīt šīs te dienas. Jaunieši atzina, ka viņiem arī daļai nemaz vairs nav iespējas pavadīt tik daudz laika ar šiem senioriem. Viņiem iespējams, ka arī vairs nav vecvecāku. Viņi ļoti novērtēja, ka viņiem bija šī te iespēja dota. Tādējādi es teiktu, ka tas brīvprātīgais darbs ir par tādu cilvēcību, sadraudzību. Nu, un tad mums vēl ir Ukraiņi tēma. Tur es došu Montai vārdu. Jā, labdien, tad varu papildināt Lāsmu tai Ukraiņu tēmā un pievienojos Lāsmai, ka tas ir par sadraudzību, par jauniem kontaktiem, jaunas vides iepazīšanu un Ukraiņi integrējas Latvijā caur dažādām projekta aktivitātēm, biedrības pasākumiem un arī paši iesaistās veicot brīvprātīgos darbus. Tad, piemēram, šeit attēlos var redzēt, kā mēs sadarbojamies ar biedrību Tavi draugi, kas atrodas Rīgā. Mūsu brīvprātīgais Rihards atved ziedojumu pakas, savukārt paši ukraiņi brīvprātīgi to izdala savējiem. Tad mums bija arī akcija un brīvprātīgi nāca maskēšanas tīklu pīšanā, kurus sūtīja uz Ukrainu. Tad mums ir Ukrainas civiliedzīvotājs, kurš savā valstī pasniedza psiholoģiju jogu. To viņš tagad mūsu senioriem pasniedz. Un arī palīdz visādos labiekārtošanas dienas centrā, kur dienas pirmajā pusē centrs darbojas senioriem un dienas otrajā pusē ukraiņiem, bet bieži vien pārklājas tie pasākumi, tad viņi tiekās un viens otrus plus mīnus pazīst. Nu jā, un tad reku, kā Lāsma stāstīja, aktīvi iesaistās dažādās biedrības un projektu aktivitātēs. Un ir, kad vienkārši brīvprātīgi, lai kaut ko jaunu iepazītu, iegūtu un atnāk pie mums viesojas, vai ir no dažādiem projektiem, mēs varam viņus atbalstīt, sedzot pusdienu vai ceļu izdevumus. Lāsma.
Kur var mūs atrast? Visas mūsu struktūra vienības var ar mums draudzēties un, principā, paldies par uzmanību. Liels paldies! Diemžēl semināram atvēlētais laiks nepielūdzami un strauji tuvojās beigās, tādēļ paldies jums par arī vērtīgo pieredzi. Dzirdēju un redzēju vairākus jūsu projektus, kur šī sadarbības starp paudzēm droši vien varbūt ne pat apzināti un droši vien šādi arī apzināti noteikti tiek veicināti un sekmēti. Un paldies par jums par to. Bet jā, noslēgumā vēlreiz vēlos pateikt paldies visiem dalībniekiem, gan runātājiem, gan arī tiem, kas atrada laiku, lai šodien šo informāciju dzirdētu, būtu kopā ar mums. Un saku uz redzēšanos un ceru tiksimies arī kādā citā Nodarbinātības valsts aģentūras seminārā. Liels paldies!